Labvakar, 25. decembrī. Otrais Ziemassvētki un kaut kādu iemeslu pēc ūdens zeļi ir sapulcējušies kopā. Arturs Šenhovs, Edgars Buļs, Gunters Jonāns, Rudolfs Kugnets. Mēs visi esam Ziemassvētku noskaņās. Un Edgars ir opīšs. Kas ir Ziemassvētki? Uz jaungadu jau ar opīšu jāciņām. Nu, neko labāk es neatradzu, labprāt, protams, gribētu. Tieši tāda mājās bija vienkārši. Šito es ilgi meklēju. Pasauli. Bet mājās bija. Vai tu pirki speciāli? Protams. No, ļoti labi. Bet kāpēc mēs šeit esam? Es nezinu, un tāpēc ar mums stūņi sāks runāt. Un tavs krekliņš arī kaut kas tik Ziemassvētkīgs. Es knapi tur salavets saskatu. Pagad, tu nav salavets. Piparkūku mājiņas, sniegavies, šitu kā ta nav. Šitais ir Ziemassvēcīgs. Piparkūkas, danco. Labs tas jaunvārds Ziemassvēcīgs. Ziemassvēcīgs. Bet kāpēc mēs tā esam? Es arī nezinu. Kāpēc mums uz galda ir zvaniņš, piemēram, to zina tikai aizkadra balss, kurai tagad arī mēs nodosim stafeti. Kas mums šeit ir jādara? Ko mēs darām? Pirmkārt, tu Rudolf jau paldies. Viņš vakar bija Ziemassvētku vakars. Nu Karstīns aizgāja. Es vienkārši skatos kalendārā, kaut kas tur neatbilst, bet nekas. Kas neatbilst? Viss kārtībā. Kad ir 25. decembrī mēs esam šeit visi? Jā. Bet mēs šeit esam. Labi, aiziet. Kas ir? Jā, sveiki visiem. Mēs šodien esam Dieva balss lomā. Pirmkārt, man jāprasa jums, vai ir bijis labs basketbola gads? Kā jūs domājat? Tā vispārīgi Latvijai. Latvijai? Jā. Nu jā, izcils. Viens no vislabākajiem. Izlasē panākumu. Kādu es iegūdīgi tā personīgi labāk īsti neatceros. Okay, es teiktu pats labākais. Nu, pats labākais. Tādēļ mēs arī varētu, ņemot vērā, ka bijuši daudz sportisku panākumu, sacensību garā, tādā sacensēs savā starpā. Es jums vispirms lūgtu četratā, man jums vajadzētu jūs divās komandās. Izlemiet, kā jūs vēlaties. Mēs ar Kuguru. Jūs esat priecīgi esošajām komandām. Jā, izcili. Es gribēju būt ar Jončiku, viņš varētu būt kompetents. Es tāpēc esmu labprāt ar Jončiku, bet es vai Jončiku tev varēšu palīdzēt kaut kādos ārpus kādas jautājumos. Labi. Nu tad... Būs kaut kāda Viktorīna? Savā ziņā Viktorīna, jā. Plaģiāts ir... Šaubies pa manām prāta spējām šeit? Augstākās cieņas izrādīšana ir sava veida plaģiāts, bet zogot no tāda basketbola podkāsta The Basketball Jones, varat atcerēties tādu. Viņiem arī bija tradīcija izspēlēt tādu atskatu uz gadu. Sākot jums spēlēt, jums būs visam vienkārši, bet kāpēc zvaniņš ir uz galda? Pirms katra raunda es uzsākšu tādu stāstījumu, kas no sākuma būs ļoti mīklains, un ar katru teikumu paliks aizvien skaidrāks. Un kāds no jums jūt, kas ir pareiza atbilde, tā ir jātriec pa zvaniņu, kas ir galda vidū. To darīsim ar tuvāk sēdošiem cilvēkiem. Jūs varat mainīties spēles gaitā. Šobrīd tad pieņemsim, ka komanda Arturs un Edgars, kā jūs sauks ap citu? Lai vienkāršāk man komunicēt ar jums ir. Dūži. Komandu Dūži šobrīd pārstāv Edgars. Es varu pateikt nosaukumus izdomāt. Mēs būsim apvienojums, mēs būsim Kugra Mentāls. Kugra Mentāls, izcili. Kugra Mentāls šobrīd pārstāv Jonāns. Šī ievada jautājuma laikā nekāda sarunāšanās. Kā jūtat, tā sitat. Saprotat labi, ka otra komanda, ja viņi ir piesardzīga, viņi var nogaidīt. Sitēji atbild nepareizi, tad jūs varat sagaidīt jautājumu līdz galam. Un uzvarot šo ievadu jautājumu, sāksies, teiksim, tā parastā kārta, kurā jums vienkārši būs pirmā roka. Teiksim tā, komanda Dūži. Bet punktiņš ar kaut kāds, vai mēs punktus neskaidrs? Ievad jautājums 20 punktu, parastajā jautājumu 10. Tātad dabūjot ievad, es to tikko izdomāju. Ievad jautājumu, dabūjot jums ne tikai ar 20 punktu, bet jums ir pirmā roka 3 papildu jautājumiem, kur jau jūs varēsiet savā starpā apspriesties un parādīt visai Latvijai, cik jūs labi sadarbojaties vienā komandā. Un tas viss ir par 2023. gadu. Jā, nu varbūt nav, bet ievad jautājumi ir vispārīgāk, bet jautājumi par tālāk jau būs par šo gadu. Cik būs kārtas? Es nezinu, cik jūs labi uzvedīsiet. Skatīsimies. Ļoti brīvā formatā. Vai viss skaidrs? Pēc otrās jātaisa ciet. Jā. Sākam? Vienkārši Sākam. Labi, tātad pirmās kārtas. Man arī. Pirmais ievad jautājums. Pavad laiku. Es atgādinu. Nekāda sarunāšanās ievad jautājumu laikā. Kā jūtat, tā sitat pa zvaniņu. Viņa vecstāvam un tēvam ir tāds pats vārds un uzvārds kā viņam. Viņa vecstāvs bija PSRS B klases čempions volejbola komandas Daugavas sastāvā. Viņa tēvs un māte arī augstā līmenī spēlēja volejbolu, bet viņš pats izvēlējās nodoties basketbolam. Bijis treneri Brigmaņa audzēknis Rīdzenes sporta skolā, taču pieaugušo karjeras laikā nereiz nav pārstāvējis kādu Rīgas klubu. Tā vietā aizdot sekmīgu karjeru 2 citās Latvijas basketbola pilsētās, reiz arī kļūstot par Baltijas basketbola līgas sezonas rezultīvāko spēlētāju. Nosauciet šo bijušo basketbolistu, kurš Latvijas izlases kā spēlētājs pārstāvēs vien pārbaudas spēlēs, bet bijis izlases trenera asistents oficiālos mačos, strādājis ārzemju klubos Igaunijā, Čehijā,
Lietuvā. Komanda Dūži. Aksels Vairogs. Jā, Aksels Vairogs, 20 punktu Dūži. Tomēr mans partneris ir labākais. Protams. Nu, labi. Es nezināju, ko man tie viņa vecāki. Jā. Jums patīk stresiņš? Es Jā, gribēju, mans prāts jau iesvīts jau. Es biju tur vēl kāds 10 sekundes atpakaļ jau likās, ka iet tajā virzienā, bet vēl mēģināju saprast, tagad pieminēju Čehiju, zinu, ka Robs tur strādāja pa galveno. Jā, tieši tā. Zinu, ka Pastāja arī pastrādā tur vai tikai respektīvi- parakstījās kā galvenais? Cik tur viņam Ne, Čehijā mēnesītim, jā, sanācis pēdējā sezonā. Pēdējās divas, jā, Igaunijā veiksmīgāk. Koferi neatvēr. Kofer nespēja izpakot. Atvēr, bet neizpakojiet. Tagad un Labi, viņa... komandai Dūži. Pirmā roka, pirmais no mazajiem temetiņiem. 3 jautājumi šajā temetiņā par aizdīto gadu. Viktors Vembeņāma, vai jūs zināt tādu spēlētāju? Dzirdēt? Jā, Pirmais drafts numurs. Jā, gada viens no skaļākajiem vārdiem. Sākam. Tātad, ja viņi neatbild pareizi, Kungra mentāls var zakt. Ok. Pirmais Šeit nav jautājums. jāsit pa zvaniem. Nē, te nav. Jūs klausāties savā starpā ar Arturu O, mēs apspriežaties. drīkstam uzspriest. Jā. Okay. Tā, Viktoram nav īsti gājis pie sirds salīdzinājums ar vienradzi, par kuru plaši pieņemt dzēvēt Krista Porziņģi. Taču viņš atzinas, ka viņam labāk patīk tikt sauktam par kādu citu būtni, ar kuru viņu salīdzināja Lebrons Džeims. Mēs idejām pagaidām. Man ir viens variants. Mītisks, kas tur Lebrons Džeims? Lebrons, Pagaid, lai viņš pēc nav- precizēt, Nē, Lebrons Džeims tā ir viņš Viņš nav nodēvēja. tas kaut Jā, kāds jā, jā. ciklonētieši tie monsteri. Jā, Nu, jā, viņš jau jā, 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 uzspēlēja jā, jā. uz Bēžamā. Varbūt monsters viņš bija, varbūt kaut kāds fantastic forwards. Jūs jau tur tālojat, ka zināt. jā? Es nezinu. netēlojam. Nezinām. Nē, bet pieņemot, ka Lebrons tikko filmējās Space Jam 2, Tas izklausās ticam, viņš ir monsters. ka viņš ir kaut kāds tas monsters, jā? Es nedomāju, ka viņam pašam patīk, ka viņš sauc par monsteru, bet tas ir kaut cik loģisks, vismaz ticams skaidrojums. Nu, tad tā arī atbildam droši. Kāda atbild? Monsters. Nepareizi. Nu, mēs spriežam, ka tas, ko viņš bija Halloween no Slenderman. Ne? Nē, Nē, ciklonētiec. Fū, Viņš ir nezināju. ciklonētiec, jau Alien. alien. Un Pagaid, Viņam patīk. monsteri ir alien. Nē. Jūs atbildējat monsteri. Nu, jā, Bet tas Jā, ir. bet tā ciklonētieši doma bija, monsteri. nu, bet Nu, jā, nu labi. nu labi, Ok. Bet Jā, virziens man bija likās, tas virziens virziens. labs, Virziens Skatītāji simpātija par to, jums par to, ka jūs bijat pareizā virzienā. Virziens bija. Labi. Neviens Otrs- nezina, vai Slendermans nav ciprunēties. Nu, tas būs nākamā gada Es Ziemassvētku. nezinu, kas ir Slenderman. Otrais bija jautājums. Halloweenos. Es zinu, es nezinu, kas tas ir. Labi. Šī šis ir popkultūras. Nē, joprojām viņiem. Viņi uzvarēja ievadu jautājumu. Ievadu jautājums ir svarīgs. Pagaid, tad viņiem visi 3 jautājumi šajā Jā, kārtā jā, būs. viņiem ir pirmā roka. Ok. Tāpēc, ka viņiem nenodarbēja roka. Neiet tik labi. Šī popkultūras slavenība pavisam negaidīti nonāca ar basketbolu saistītu portālu virsrakstos, kad viņu Lasvegasā kādā atpūtas iestādē, draudzīgi uzsita pa Vembeņāmas muguru, pretim saņemot sitienu no viņa apsardzes darbiniekiem. Kur tā bija? Es Kas ir redzēju šī par popkultūras Ah. slavenību? Tu atceries? Es zinu to no Galtikumu. Tur Jennifer Lopes vai kaut kāda, nu tā diezgan liela zvaigzne tur nogrūda malā. Tas vispār neko. Es šo reizi. Lopez, vai Nu, kaut nē, kāds nu. Swifta varbūt Taylor, kas tagad beigās topā. Nu, tur bija diezgan jaudīga tā dāma, bet kurajā tā bija, es neatceros. Nē, nu šo to jāšēnīs ļaušu tev atbildēt. Es, kaut Nu, kā man palaidu ir no garām. pirmo instinktu, bet man liekas, ka tas ir garām. Es J-Lo. arī. Nē. Kaut kāda jaunā. Man liekas, ka nav baigi jaunā. Nu, ne. Nu, lai par grūti būšu sagatavot šo Nekas, jautājumu. nekas. Kopā ar Mr. VS piebildīšu. Labāk ir, lai pa grūti rūtāk. Pagaid. Es atradu. Es tikai atceros, ka viņi aizgrūda tur tagad Jā. kaut kādā no ielas ienākuši kaut kādā. Kas Tā labi kā lupači. citu zēnus aizgrūda. Es to neredzēju. Es nezinu. Tie tā kā tas noķēra citu zēnus. Aiš, es tev pateikšu, Pateikšu, tev ir Vēlo. Nu, varam teikt to. Tā Taylor Swift. Nē, Britnija Spears. Britnija Spears! Nesena. Es taču Tā ir teicu, ka mūsu vecāka. paudzes šitā. Nu kā mēs to varam nezināt? Pareizi. Hit Nu me, labi. baby, one more Hit me, time. baby, one more jāsaka. time. Noslēdzošais. Vai viņa apsargs bija dzels vilks bundznieks? Labi, neko es beigšu. Kivičs šādas. Tas ir ticamāk. Pavisam vienkārši. Nu, varbūt. Kā sauc Viktoru bijušo komandas biedru Metropolitāns Dens 2 vienībā, kuru 2023. gada NBA draftā izraudzījās ar 7. numuru Washingtons Wizards un kurš šobrīd aizved debijas sezonu NBA? Es negaidīšu no jums super daudz un pietiks arī ar uzvārdu. Ja pirmais vārds Tas ir visas šērs nebija? Nē, tas Vai ir. tagad? Es cerēju, ka būs par to komandas, bet tas Kolobijs, kaut kas saka. Kolobijs nevar būt. Kolobijs kaut kāds. Baga bija, bet tā vai nebija? Bet Man baga liekas, ka neatbilda vēl. Vašingtonā spēlē Kolobijs. Jā. Tad tas ir Kolobijs. Pieņemsim Bilāls Kulibali, nejaukt ar Valēriju Kuļibabu. Bet viņam bija, mēs būtu pateikši pareizi. Nu, Nē. ievad jautājumu svarīgi. 30-0. 30 ar 3 Viņa skaidrīt. atbildēja. Viens jautājums 30, jā? Viens Nē, jautājums. viņiem bija bija vēl Ā, 20, Jā, šitie jā. 10. Tu nesako. Es
mazliet Jo, viņš neko nepiekrīt tam, ka neķer. tas ievada jautājums ir tik svarīgs, bet tas nav mans spēle. Tie būs vienīgie punkti. Mums nebūs Skatītājiem aizkulisēs var pavēstīt, ka vajadzētu 2 tādiem zvaniņiem ierasties. Tā kā tas arī mazliet pamainīs spēles dinamiku. Nesanāca vienoties, acīm redzot. Vai esat gatavi mainīt iekšējos cilvēkus? Bet viņš arī var sist no otrās līnijas vai tikai manījās? Nu, ja var aizsniegt, tev var Es uzsākt. taču varu Kā jūs vēlaties vairāk? Man tev gars rokas. Kurš zina, tas ir? Pat teicu, Rudolf, tu vari aizsniegt? Var. Jā, var taisnīgt, davai. Jā. Vairāk rokas jau interesantāk. Atnesat kugriņam padibeni, tad viņš arī. Ierunājāt. Esat gatavi otriem ievada jautājumam? Man mašīnā ir krēsliņš. Aiziet. Davai. Es pret viņiem spēlēju playoffos, brāl. Viņi mums teica priekšā mūsu sadarbības. Bet viņi arī ko? Tas, ko mēs paveicām, bija īpašāk. Cik mums laika bija? Kāds mēnesis? Tad bija treniņu nometne, un tas bija kā labāk izspried visu tieši tagad. Un mēs patiešām visu izspriedām ātri. Padomā, kas viņiem bija. Jokičs līgā bijis jau, ja padomā, viņam bija 4 gadi, mēs to paveicām 4 mēnešos. Nosauc šo NBA basketbolistu, kurš Denveras Nuggets čempionu titulu nosauc par mazāk īpašu nekā viņa komandas paveikto, viesojoties Patrika Beverlī podkāstā, pēc sezonas, kurā viņa pārstāvētā Minnesota Timberwolves komanda, izslēgšanas... Pagaid. Tas ir jābūt Karlam Viņi nevar Townsam. Jā, tu nedrīkst sarunāties Guntaru, tas ir tavējs. Kārls Antonijs Towns pareizi atbildēja. Nodēvēja Denveras čempionu titulu par mazāk īpašu nekā Minnesotas zaudējumu ar 2-4, es nemaldos. Šis bija viens no muļķīgākiem pagājušā gada citātiem. Mēs par to apbalvojām. Viņi taču arī priecājās, man liekas, par kaut kādu vienu uzvaru. Tā kā play-inā, man liekas, viņi priecājās tā kā būt čempionu tituls. Jā, Beverlīs nosauca. Beverlīs tur ārdījās. Tas vēl bija gadu iepriekš. Jā, tas bija gadu iepriekš. Kur viņi pirms tam 20 gadus nebija Rūdi. Paldies. Rādi, ko māka Rūdi. Bet man respekts dūžiem, kas iepazinās reglamentu. Jūs nedrīkstat apspriesties ievadu jautājumu. Es neapspriedos. Es skatījos tikai virsū. Es teicu, Kārls Antonijs Tā ir apspried. Nav, viņš neko neatbild. Tas daudz ko pasaka, uzprast Britnijas virsē. Jūsu temats. Latvijas izlases pasaules kausā, vai zināt, ka viņi piedalījās aizdītajā gadā? Gunter zina, jā. Es dzirdēju. Okay. Pirmais jautājums. Artūrs Kurucs daļēji salauza apakšgrupas spēli pret Franciju, izprovocējot diskvalificējošo otro tehnisko piezīmi šim Francijas izlases basketbolistam. Nando de Colo. Jā, to nav jāspēj. Tas ir tikai ievadījāt. Bet mēs varam. Tu mums pa Vembī kodiem prasa Britnijām un citu netiešiem tur. Francija paliek Francija. Labi. Plus mums ir 30. Ja kāds 30. Okay. Šis būs mums. Labi, otrs. Tad nav bija jāspēj. klāt. Tu trāpīji uz pareizo tēmatu, acīm redzot. Jā. To nav jāspēj. Kolo- Jums ir pirmā Kolo runa. sarežģītāk prasa. Nu, redzēsim, ko ģenerators ir saģenerējis. Šī savas valsts basketbola leģenda aizdītajā pasaules kausā noslēdz savu karjeru izlasē un savu rezultīvāko maču aizdīja tieši pret Latviju, gūstot 20 punktus. Luigi Datom. Jā, ok. Jā, pēdējā tajā spēlē. Slikti, ka Gunters trāpīja. Es no sākuma domāju, nebūtu tas pa Latvijas izlases, es teiktu, pa Hadadī, man likās tas pirmais uzreiz. Viņš arī leģenda. Viņš arī pabeidz, jā. Nu, labi. Bet Latvijas Huertas gan nepabeidz vēl, ne? Huertas taisās spēlēt? Jā. Bet viņš tikko bija arēnā, viņš laida pret VF. Tā jau ir vēl klubs, tikai izlasē taisās spēlēt. Jā, bet tad Tomē jau viss pateica, vispār nespēlēs pat, tā kā vispār Pat profesionāli. PlayStation. Jā, pat PlayStation. Visbeidzot, Jā. Latvijas basketbola izlasē pasaules kausā bija vairāk līderi, kā mēs to labi apzināmies. Taču īpaši efektīvu čempionātu aizdīs šis spēlētājs, kurš bija komandas līderis tālmetienu precizitātē, neskaitot Dairu Bērtānu, viņam bija 2 spēles, ar 55,6%, kā arī spēlētāja efektivitātes rādītājā 18,4%. Andrejs Gražs. Ok, 3 no 3. 3 Pat no 3. 3 punktnieki, es nelikās, ka viņš tik labi met to 55%, jā. Kosmiski. Un Man katrā tev- mačā ielika kaut kādu. Ok, Pagaid, jūs izvirzījāties vadībā. Nevis izvirzījāmies vadībāmies. Mēs izvirzījāmies. aiznesāmies vienkārši. rezultātiem visiem, kas skaita mājās pie Rosola Bļodas 50-30 vadībā Kugra. Mentāls. Kugra mentāls. Bet Ok, tas īstenībā, tev vajag tādu izrādi taisīt. Kugra mentāls? Mentāls kugra. Mentāls. Pilnīgi mentāls. ok. Šī bija tā sadaļa, kur Viktorīnā iepazīst kādu no dalībniekiem mazliet tuvāk. Tas tāds piefilmējums mums sagatavotais. Šeit Aizkadrā. ārpus mūsu pareizi. Ancensora dēļ. Artūr, humora izjūta un Kugrēm uzvedība. Ok, ievad jautājums. Jā. Vai otrādi? Bez apspriedēm. 3. Viena no viņa vecāmātēm ir no Lietuvas. Viens no viņa vectēviem emigrēja no Krievijas un ierodoties ASV nomainīja savu uzvārdu, kas tobrīd bija Čabeniskis, padarot to par Amerikai piemērotāku. Viņu mazdēls,
kuram arī... Pofīgi. Es Jā, ne. lūdzu. Jā, Labi, tas dara. Ko tu nevar runāties? Ignas Brazdēļs, es nezinu. Nē, nepareizi. Jūs tagad varat noklausīties līdz galam. Man liekas, ka uz te būtu būs. Es mēģināju atcerēt. Viņu maz dēls, kuram arī ir šis nomainītais uzvārds, ar uzņēmēju darbību pirmo reizi nodarbojās 12 gadu vecumā pārdodot miskastes maisus. Kā Indiānas universitātes absolvents, viņš bija viens no uzņēmuma Audionet vadītājiem. Kompānija tobrīd translēja koledžu basketbola spēles, vēlāk pārtopot par internetu radio kompāniju Broadcast.com, kas 99. gada sākumā. Marks uzvārds Kjubans. Jā, Marks Kjubans, jeb Marks Čabenīskis. Tas ir mans partneris. Tagad kaut kāds Britnijas Spears. Tagad ir neizšķirts. Jā, tagad ir rezultāts neizšķirts 50-50. Bija arī šīs spēles versija, kur jūs izvēlētos vienu no tiem 10 tematiem. Mēs ar procentu izdomājam, ka smieklīgāk jūs nonākat faktu priekšā. Čabenīskis. Jūsu tēmā Kristapa Ķilpja spilgtākie momenti basketbola laukumā. Jūs trāpat uz viens diezgan spilgs bija. Savādi atgadījumi NBA. Savādi atgadījumi NBA. Jā. Tas ir atkal Rudolf Lauciņš. Nacionālā basketbola asociācija tomēr ir līga pilna personībām, kuri viņi izpaužās ļoti daudz un dažādos veidos. Un pie mums jau iemīļotas komandas atgriežamies. Minnesota Timberwolves pagājušā sezonas izskaņa. Jā, mēs runājam par 22. Paldies, precizējuši jautājumu, svarīgi. To negatīvi ietekmē dažādu spēlētāju emocionālu lēmumu. Nosauciet spēlētāju, kuram spēles laikā iesita komandas biedrs Rūdijs Gobērs, kā arī komandas pārstāvu, kurš vēl vienu spēli vēlāk salauz plaukstu, iesitot pa vienu arēnas sienām. Šādos gadījumos pa 5 punktiņiem par katru atbildi. Tātad Kailam Andersonam, vai kā viņi tur iesita? Kailam Andersonam tas bija tas pats? Tas ir cits, kas salauz? Tas ir pirmā atbildes daļa sastāv no tā, kuram iesita, otrs tas, kurš sit un salauz savu plaukstu. Tad, ja tagad ir... Un kur viņš sit? Pa arēnas sienu gaitenī. Bet ne Vašingtonā tur smirdot. Žāns tādā. Kas tur vēl ārdījās? Edvards tas nebija, viņš spēlēja. Viņš spēlēja. Pats Beverlijs, bet Beverlijs jau nebija pagājuši Minnesotā vairs, ne pagājušās sezonas beigās. Pagad tur kaut kāds Russells neizlaida. Russells jau tiks aizmainīts, man liekas. Viņš sezonas gaitā. Labi, nav svarīgi. Ding, 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 ding. 5. 4, 3. Pagrūdīs pats taču nesit nekur. 2. Viņš nesalauza. Ja es jums sakārtošu jautājumu, nosauciet spēlē, kuram spēles laikā iesit komandas biedrs Rūdijs Gobērs. Tas ir jautājumā jau pats par sevi. Uz otro jūs varat visādi atbildēt. Viens, kas sašķēdīja roku kaut kādu. Lūdzu, 2 spēlētājs studijā. Tātad viens ir Kails Andersons un otrs. Mēs varam puspunktu dabūt, jā? 5 punktus jūs esat dabūjuši, Kails Andersons precīzi atbild. Neatceros tik daudz spēlētājs. Saucam to pašu Gobēru, varbūt viņš salauza. Lai iet Gobēru. Lai iet Gobēru. Neprecīzi. Jēdens Makdaniels, precīzi. Labi, ir 5-5 tāpat. 5-5. Un tāda ir kopā. Apsties, ko Valders šobrīd pateikt, ir 4-5 uz tablo. Viss. Pastarā diena. Otrais sādēs atgadījums. Ir 25. datums. Decembris. 2x5 plus 4x5. Dalīts ar 10, sarāk Valters. Un Kristaps Valters spēlē entuziastu 5. līgā. Tur ir viss kaut kādi 5. Sarāk 10. Aiziet. Internets un sociālā vietne Reddit pierādīja savu ietekmi uz dažādiem procesiem, kad kādā īpatnējā sazvērstības stāstā pamudināja NBA veikt oficiālu paziņojumu un izmeklēšanu, noliedzot, ka vienai no 30 komandām sekretariāta galdiņš būtu apzināti reģistrējis nepatiesu statistiku. Nosauciet komandu un spēlētāju, kurus skāra šī sazvērstības teorija. Man liekas, ka tur bija Grizzlies un Jaren Jacksons par tiem blokiem. Ka viņiem baigi daudz bloku bija mājās un izbraukumā mazāk. Es domāju, ka tā arī nebloķējās, jā. Jaren Jacksons un Memphis. Jā, Jaren Jacksons un Memphis. Bilisi Dinamo. Nē, es tā arī. Čikačilo. Un Nikos Čikašvili. Un Andrejs Čikatilo. Nikos Čikašvili. Viņam cita bīstam statistika. Pirmais serial killer pieminēts Ziemassvētku epizodē. Jā, ok, tā mēs paralēli tabulu 1-0 vadībā. Dūži izvirzās. Dūži. Visbeidzot. Šis NBA slavas zāles pārstāvis ir biežs viesis dažādos mēdījos. Reizēm pasauli uzzina vairāk par viņa atpūtas manierēm, nekā viņš iespējams pats bija iecerējis. Tostarp minām reize, kad viņa bijušais komandas biedrs vadīja tiešraidi, kurā tiek sekots līdzi NBA fināla 3. spēlei Denver, Miami.
Viņš uz šo raidījumu ieradās manām ierēdnes, neapzinoties, ka tiek filmēts tiešraidē, kā arī vairāk kā uzsverot, ka viņam blakus sēdošā dāma ir nolīgta draudzene uz šo dienu. Pols Pīrs. Pols Pīrs ir pareizi atbilde. Pols Kā Atmārs Pīrs. Kā Kevins Gārns, like, hey, P. Pols ir mazliet aizlidojis. Viņš ir aizlidojis. Viņam liekas, ka viņš ir kaut kas starp Kobe un Jordanu. Viņš ir Varbūt the pat tajā truth. līmenī tur, jā. 7-5-5. Nu ko? Kā jūs Kas jūtaties? jums ir jau mentāļi? Es jūtos, ka viņi tikko Tikko ievilinās Gunga Trāperi dzīvo. Tas karstvīns, kā zem galda. Es ceru, ka visi skatītāji arī tagad varam ātri sajaukt kaut ko uzlikt Jā. pauzīt. Mēs sen esam bijuši ierakstā visiem skatītājiem. Kā jūs saucat, tas waterbreaks? Jā, ūdens zeļiem, ūdens pauze. Jā. Joprojām Dzersim- Jā, padzeramies visi. Garšīgāko ūdeni. Es atšķēdīšu. Galu galā ir patērēta dažādi veidi. Zēļu krāsās. Tikai 8,85. Ko tad cipar? Cik tas ir reizes? Cik? Tas ir, Tas ir kvadrāts, saka, no cik? Tas ir kaut kas pilnīgi Tas ir 10 kvadrāts sakna no D. Tur kaut kas nav par vienkārši tiem, tas ir par kaut kādu tur urbumu dziļumu, jā, tāpēc tas nosaukums ir, vai ne? Cipi alojas, cik es zinu. Jā, bet tas ir, man liekas, par Varēna dziļumu. vieta. Tad, kad turp atpakaļ un turp atpakaļ aizbrauc sanāk 885 km. Jā. Dienas skaits starp kūkuras pirmizrādēm. Labi. Mums būs tagad atkal starpjautājums. Starpjautājums. tagad Starpjautājums ir jāies tāds spēles tādās sasaistošs. Šeit arī, jā, tu tur to Tu savu. nevelc viņu tuvāk sev. Līdz iekārs. Ir Alojas pagas Limbužu noma. Izpētīja, kas tas ir. Bet, Kungra, šis bija tu labi. vari šoreiz arī, pēc kā trešā Jā, vārdu jā. jau spiest. Es tev atļauju. Jā. Bet tā bija normāla taktika. Jā, Kaut kas neriskēts. Ignis Brazdeiks bija diezgan tuvu patiesi. Nē, es izvāku. Es domāju, ka viņu vecāmēt ir no Lietuvas. Viņš īstenībā pats ir dzīves Kas Lietuvā. notiek, ja neviens neatbild? Tad mēs arī spēlēsim tos raidījuma zvaniņu. pamatdaļas ar zvaniņu. Ok. Tad būs papildus piezīti. tas Tad arī nebūs interesanti. pirmās rokas. Aiziet. Labi. Ainars Bagatskis, Dzintars Jaunzems, Imants Katlaps, Agris Galvanovskis, galvenais treneris Igors Miglnieks. Princips. Pirmais bija Gu. Es biju pirmais. Ko? Jānis Pirkstiņš bija pirmais. Tiesneša kungs. Diemžēl neprecīzi. Mēs jau klausāmies līdz galam. Jā. Tu gribēji arī to veikt? Viņi 1992. gadā pārstāvēja Latvijas basketbola komandu, kas bija izveidojusies uz trenera Jāņa Unbedahta vadītās ēku celtniecības kombinātu komandas Tagad bāzes. es zinu. Es zinu. Tā ir savas pastāvēšanas vēsturē bijuši Nē, vairāki runāt. nosaukumi. Tās pirmais nosaukums radās ECK komandai Liepmājā apmeklējot bāru ar šādu pašu nosaukumu. Otro nosaukumu veicināja darba vieta vairākiem treneru Aināra Zvirgzdeņa audzēkņiem no Jūrmālas. Taču šī komanda, kas vienīgā no neatkarīgās Latvijas ir triumfējusi kādā starptautiskā kluba turnīrā, vislabāk ir pazīstama ar savu trešo nosaukumu. Ar kārtā 2017. gadā Runāt, pēc bronzas pamosties. izcīnīšanas atcīdījās no Latvijas basketbola skatuves. Pamosties. Barons. Barons. Bet ir jāsaka, Diemžēl bija jāķīts. Pagaid, bet nav tas pirmais nosaukums. Nu, princips ir ievedošajā daļā. Princips, Lainers, Barons. Bet tā pareizi Pēdējais atbild ir bija- Barons. Jā. Aizpējams pātru pateikt. Tāpēc, kad ir pēdējais. Doma bija pareizi. Doma jā. tev bija pareizi. Es tā tagad domāju, varbūt es tā daļā jūs apšmautu šādā veidā. Nu, bet tas ir par to sišanu. Viņš ir gājis, kad es uzsitu pāri. Jā, pareizi. Nav ko sist tik Frants, ātri. Gustavs Lācis, un tev būtu jāsaka, kurš zeļu spēlētājs. Es teiktu, Gustavs, tad viss pareizi. Tad es Ja tu Frants, pateikti tikai Gustavs, tad tas Bet tā jautājuma beigas bija, kad viss slavenākais palika ar to Respektīvi, pēdējo, un tas tā doma, pēdējais tā nosaukums bija. princips, varbūt es Lainers, esmu mazliet Barons. apčakarējis tā domā. Nu, bet Nekas nekāds Mācās laiks. vienmēr tiek Laiks. apčakarēts, tā ir Laiks. tā. Ziemassvētku laiks. Jā, Prieks jau ir došanas. dot. Pareizi, Došanas paldies. laiks. Ņemt arī prieks ir. Nē, nu tu Paldies. jau esi tāds egoists. Aiziet, sautīgais. Lūdzu. Jā, šodien bija vajadzēja man prasīt tikai secību. dod, viņš tur telemaratonos piedalās. Rudolfs, Eņģeļi tagad pār mums ir Latviju. balans. Mēs esam tad Es, līdzsvarot manšaftu. Par Rudolfs ir kā cilvēks izaudzis šajos gados. Jā, Prieks tieši ūdens skatīties. zeļos, vai ne? Jā. Kad viņš ienāca, viņš bija Kad mēs viņu paņēmām, Es labi tur- izaugsmēju, Viņš esam bija īstenībā tāds Rudolfs. pašpuika. Jā. Tagad jau tāds vīrietis, aprecējies. Eņģeļi pār Tēlu Latviju. uztaisījis. Eņģeļi pār Nu, Latviju. es Zeļu laikā tev viss tas radās. Tas viss ir zeļa laikā. Turklāt Tev pat draudzenes nebija pirms zēļiem. Tagad ir gan sieva. Ne, viņam bija draudzene pirms zeļiem. Tagad- Daudzskaitlī. Mēs visi atšķirām. Un atstājām tikai Reičelu. Jūs Lai gan viss uz- jūs Temats. esat pieauguši. Jā, Moranta skandalozais gads. Zinu, ka jau šāds spēlētāji. Dzirdēts. viņam drīz tikšanās pie Adama ir. Man vajag, lai tur viss labi, jo man viņš fantasy komanda. Man Man arī arī. ir fans. Ok. Tas gan nebūs saistīts jautājumiem, bet lai papildus fakts interesanti. Tā, Tu zini, pirmais kāds ir jautājums. rezultāts vispār šobrīd? 75-75. Iznāk pareizi, ja es atgriežos uz principu, tad spēlēju no pirmās sezonas līdz 2017. gadam. Nē, Lainers. Barons. Nu, Nē, jā, vēl bija Lainers, Lainers. Barons, jā. Jā. Un pirms tam vēl padomu laikos teorētiski ēku celtniecības kombināts. Nu, ja mēs klausāmies Tā viņi sauc, Zvaņķa ēku celtniecība. cienījumā
Viņi saucās ēkas celtniecības kombināciju, pēc tam Kas pārņēma. viņam tur ir bijis? Tagad Pašvaldījās, Švaņķis uzreiz saka, faktiski 17-gadīgs komandu Instagrams. pārņēma, Švaņķis bija no Viņš jau Kurš spēlēja gan ēkas striptease, celtniecības kombinātā, gan arī pirmajā principā spēlēja. Vēl tur daži Vai spēlētāji ne? pārklājas. Paldies par Labi. incidentu vēsturē, aiziet. Pirmais jautājums. Rudolfs, ir gatavs? Jā. Jā, Moranta pavadošās paziņas pēc spēles Memphisā 29. janvārī iesaistījās agresīvā vārda apmaiņā ar Indiānas Pacers komandas pārstāvjiem. Morantam ar saviem draugiem pamatot arēnu, viņi paveic ko tādu, kas vairākiem Pacers pārstāvjiem radīja iespēju, ka viņa dzīvība ir apdraudēta. Kādas rīcības dēļ līgas vadība jūta vajadzību izmeklēt sadursmi pēc šīs spēles? Tas meklē konkrētu darbību, rīcību. Žēns, pagāja. Nerunājiet. Šitam drīkst. Tad drīkst. Jā, tad drīkst. Sorry. Bet, čakrē viņi viņus. vienkārši Nerunājiet. ierodas ienes arēnā, un ka tas nebija kopš kaut kādā Reneslā, kaut kas tam līdzīgs. Varam tā teikt, jā, es zinu tos viņus, es nezināju šito, tas es atceros, ka bija tas viņa, kā sauc tas vārds, ka tas ir viņa nevis draugi, bet Entourage. Phil Jā, Jacksons varam, iekrita jā. šo vārdu cilvēku. Nē, viņš iekrita ar Posse. Viņš iekrita arī ar Brokeback Mountain vienā tur. Es kaut ko nezinu par Phil Viņš Jacksonu. Montanā Jā, bija. jā. sākam to. Nē, nu labi, bet viņš tur pa... Labi. Tas citam gadam. Ka arī ļoti atceros. daudz, kad caurgājienu spēlē bija vairāk nekā Brokeback Mountain, bet ja to pārtulko angliski, tad tā labāk sanāk. Okay. Labi. Entourage bija ienesis ierodas arēnā. Neprecīzi. Neprecīzi. Ar lāzeru stariem viņi logos autobusam sīkto oi, laidīs pareizi, signālus. jā. Atceros, jā. Spēlētājs apjās, ka pa viņiem tēmē. Pareizi atbildi lāzeru spīdināšanu, kuras dēļ Indiānas Pacers bija aizdomās, Nekas ka Mēs lāzers lāzers viņiem pirmajiem laidīs. Viņi savādāk vispār spēlē nav. Nu. piestiprināts Paldies. ierocim. Labi, otrais jautājums. Pirmais no diviem pierādītiem ieroču atrādīšanas gadījumiem notika 4. martā, kad Morants kādā nakts lokālā tika iemūžināts sociālās vietnes Instagram video kadros. Atgadījums notika vakarā pēc izbraukuma spēles štatā, kurā rīkoties ar ieroci alkohola reibumā ir aizliegts. Ir tāds štats, kurā drīkst. Acīm redzot. Pašvaldības. Es esmu iedzērs. Es šeit spēlēju. Nu. Es šaubu, Kāds, kur jums bija- izbrauc? Nosaucat Labi, attiecīgās sorry, spēles domāju, ka jūs vainīgs. skaidrā esat. Pēc Tā, kuras es esmu pret ko piedzēries. bija? Lūdzu, Pret ko pašvaldības. bija? Morants pirmo reizi iekrita. Kurā štatā? Pagaidiet, tad jāiet uz tādiem liberāliem štatiem. Tas tā nebija Dallas, drīkst San Antonio, runāt? Kur Houston. nedrīkst? Jā, kur nedrīkst. Tā nebija Dallas, Houston un štatā. Amerikāņu štāts, kur drīkst skaidrā pašaudīties. Tā tikai, kur tikai pālī drīkst šaudīties. Es baigi neatceros, kurš Dažos- pret ko tas dažos bija. nedrīkst vispār. Kaut kāda Mums ir klubu viens dzīve. No 45, nē, viens no 40, nu... Kaut kāda kluba dzīve, kaut kāda traka pilsēta, es nezinu. Kur viņi to varētu darīt? Ding, 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 ding. Jā, laiks iet. Ko Kaut kādā Floridā kaut kur tur. Ne, Floridā tieši tas būtu tāds ēkamon. Pēcapstrādē noteikti būs ļoti Ko saka? uztraucošs audio, ko šeit tagad ir iepriekšējais ierakstīts. nebūs divreiz. Ai, nu labi, lai iet Kalifornija, Los Angeles, Clippers bija mainnieki. Nē, vai jūs esat gatavi ņemt? Nē, Liekas, ka davai. nevadā, bet es... Davai Tur nav pārējiem. mājas. Tā nav Mainīts. komandas, mēs to priekš. Nevedāju no komandas. Var vēl Phoenix jautājumu no kurienes? nolasīt? Arizona. Arizona. Kas te ir? Tas ir, ne, tas ir Kentaurs Ah, pilns. Las Vegas Knights. Kur tu? Viņas hoķis. Pirmais no diviem reāli ieroču atrādīšanas gadījumiem notika 4. martā. Atgadījums notika vakarā pēc izbraukuma spēles štatā, kurā rīkoties ar ieroci alkohola reibumā ir aizliegts. Bet nav teikts, ka tajā pašā štatā, Tādēļ kur nosauc spēlē. štātu vai pilsētu? Jānosauc attiecīgās spēles mainiets, bet tas pārklājās ar štatu. Kāpēc man kaut kā Houston liekas prātā? Es nezinu, kāpēc. Teksasā neviens tam nepērs uzmanību. Nē, no pagaidi. Jau tu atbildēji jau. Jā, Teksasā tur šodien Klausies. Viņš palīdz atsījāt. Man liekas, ka Jā, pilsētas komandas. Houston, kāpēc man, vai man, zini, Hardens kāpēc viesot. man, Tā ir kāpēc man Louisiana. Hardens astājas, tāpēc, ka Hardens Louisiana. gājis ar New Orleans, Louisiana. striptīs klubiem, un viņš tur bija to naudu izklājis vienā Jā. striptīs klubā, bet vai tas ir tas gadījums, es nezinu. Nu labi, mums jau vairs Viņš tur nav. bija vicinājies. Lai iet Houston. Nu, lai iet Houston, lai iet Houston. Houstons raķets. Diemžēl Colorado štats un Denver. Denveras Nuggets. Vieta, kur mēs varētu uztvert kā diezgan liberāli. Jā. Progresīvi. Jokič tā dara, tur sadzēries šaudā. Šeit pirmo reizi? Nē, otro reizi. Ar Colorado Jūs sadzēries. augstā līmenī spēlējat. Sadzēries ar zirgu drīkstjāt? Ozo jāja visu laiku. Jo tas ir svarīgi bija Jokičam. Zirgi? Jā. Ozo savulaik jāja visu laiku. Ar zirgu? Jā. Nu, labi. Colorado. Mums ir vēl viens Morants, jā. Jā. Dažādu atgadījumu dēļ NBA piesprieda talantīgiem saspēles Pagaid, kas vadītājiem. tāda notiek? Trešais Dislokācijas. jautājums. Trešais jautājums. Cik spēļu Morantam jāizlaiž šīs sezonas 25. ievadā? 25 25. regulārās Ok, sezonas 25, 85, 85. Visi, kas spēlē mājās. Un kā Daugavpils Kas pa Lokomotīvs maču, kas pa spīdēja foiņu, mačos pierakst tūlīt būs tā arī rezultātu. šai. Apsveic, ņemat tos pēdējos. Pagaid, lai visur ir neizšķirts. Jeffrijs Drāmers.
Nē, vai kāds Rāmeram bija vārds? Dāmer. Tas ir seriāla killer. Viens. Okay. Jā, tur bija konteksts kaut kāds arī. Nē. Kāpēc? Jo viņi izspļāva mazliet kontekstā. Tā. Jā. Okay. Tā kā mēs jau esam vadībā. Bet vienkārši tāds sauc. Tāds slapjonieks. Tas jaunas. Tas, kas apēd cilvēku. Jā. Ielavīja. Hannibals lektors. Tā Kaut kur esam aizpeldējuši. Tagad mēs esam 5. ievadu jautājumu sasnieguši. Reini gatavojas. Jā, cerams, ka es te neesmu ko idejas kļūdies. Tur jau karstījums rīt. Karstījums izlīja. Krustnaglīs būs pa visu zemi. Tā, gatavi. Go ex-animal. Smaga bērnība bērnu namā un mācības Jēkabpils novada bijušu internātskolā. Talants vidējo distanču skriešanā ļāva nokļūt Murjāņu sporta ģimnāzijā. Liela mīlestība pret basketbolu mudina regulāri apmeklēt dažādas spēles, ko finansiālā ziņā atļauj veiksmīgu uzņēmējdarbību apģērbu tirgošanas jomā. Basketbola sekotājiem atpazīstamākais visticamāk būtu apģērbs, uz kuru redzami viņi paši. Šogad par viņiem plašāk arī dzirdēts, pateicoties kādai lietai vienā no Lietuvas pilsētu tiesām. Viņu izvirzītā sūdzība pret bijušo Kauņa Žalgiru klubu vadītāju Pauļu. Vispār neko. Tas ir no Braškas, ja? Brāļu macis, Jā, brāļu macis. Baby doll. 105, 85. Biržos, visā tur ar biržēm Viņi no vajadzēs Jēkabpils izrādās, jā. Jēkabpils novad, jā. Man liekas, būs kaut kas NBA smaga Cik no bērnība brāļiem bērnu. Jā, Es domāju, es Džimijs gribēju Butlers Butlers. dzimis Jā, Jēkabpilī. Man Džimijs kā beidzās. Tas būtu labs Redzēt, fakts. ka tev patīk vakaros vīniņu padzert un tā. Papīpēt. Mums 20 un pole position. Papantazēt. Pole position. Un kā tēma? Heat Celtics konferences fināls. Viena no man šeit aizraujošākajām sērijām. Varbūt pat fināls pirms fināla, ja mēs atceramies šos notikumus. Jā, skatāmies, jā. Šeit ir Kāds fināls pirms fināla? Pusfināls tas bija. Es saprotu, bet Jo NBA fināls nebija tik parasti saka interesējošs. fināls pirms fināla, tad, kad tā pusi uzvar beigās. Reglaments paredz, ka ja šādi runā pretī, noņem. Es pilnībā atbalstu reglamentu. Pole position mūsu. Labi. Abu komandu spēlētāju sērijas laikā apmainījās ar pietupienā izpildītiem demonstratīviem minūtes pārtraukuma pieprasīšanas žestiem. Vispirms to sērijas pirmajā spēlē izpildīja tās spēles veiksminieks, kuram par to tika atgādināts sērijas 3. mačā, kad pretinieku komandas spēlētājs vēl pirms žesta imitēja slaveno moonwalkošanas kustību. Nosauciet abus spēlētājus, kur apmainījās ar Atkal 5 tādu punktu. pretinieku uzvilkšanu. Jā, atkal 5 punkti. Horfords tiešām Man liekas, ka pietupienā. Horfords čakarēja, man liekas, ka viņš bija otrais. Bet tad viņš atbildēja. Man liekas, ka Horfords atbildēja. Varbūt jāatcerās, kurš spēles, kurš vinnēja. Jums būs jebkurā gadījumā jāiesniedz 2 spēlētāji. Kā atbildes? Pirmais, kaut kāds pats Džimijs, kurš cits tas lielākais tur tāds triggerotājs. Laurijs jau diez vai Laurijs arī? Laurijs diez vai. Laurijs arī diezgan lecīgs. Laurijs ir lecīgs diezgan. Man liekas, ka Hors bija tas, kurš atbildēja. Nu kā viņš veterāns. Hors atbild. Horfords, viens no tiem Rāls Horfords mēs sākam, bet otrs Džimī liekam. Kurš tur vēl tāds? Frīks. Nu liekam Džimī, laikam objektīvi viņš ir lielākais lecīgs. Bet es domāju, jā. Nu tad Džimijs un Horfords. Džimijs Butlers, Hāls Horfords. Precīzi. Tāpēc, ka es jūs mazliet ar to baronu jautājumu pačakrējis uzsvēršu, tas notika otrādākā secībā, bet es domāju, Nu tas jā, tu mazliet jau godīgi neprasīji, no kurš manas pirmais, kurš otrais, tev jau cilvēki. Tu Jā. teici nosauc divus. Mēs Jā. ļoti ievērojam reglamentu. Als Horfords parādīja pirmajā spēlē tādā dziļā Jā. tupienā. Als, Džimijs likās, ka aizgāja otrādi. moonwalkā un atbildēja. Neizklausās pēc ala. Veterāns Likās uzvalks. vecums sajūtas arī, jā. Bet vai viņi nebija komandas vieta Filadelfijā, vai tur nav kaut kas iekšējs? Varbūt, ka bija, man liekas, viņiem bija. Tajā neveiksmīgajā sezonā. Nu, kur viņiem bija augstāks gaids. Neveiksmīgāk, kur iekrita tas metiens, dulais. Kā vajag. Vai, jā. Nu, aizstarps ir tādā formā. Pēdējos mačos procenta augšā. Reini tas atbildot uz balstiņas, atvainojos, balstiņa Jā, atbildot Dievbals. uz tavu to, kad man liekas, ka nav tik traks tavs minējums par to, ka Kavaji varētu izcelties šajā sezonā. Es jūtos Nav kā neviens fabrikas spēles seriālā. izlaidis un pēdējā laikā spēlē labi, un Clippers arī spēlē labi. Nu, tas Cerams, tā, ka atkāpēji. starp mūsu iziešanu no šajienas ārā un līdz 25. decembra vakaram, kad skatīsies, nebūs kaut kas ar viņu veselību. vai Šis cienīt nav noticis. 25. decembris, ka mēs tā esam? Nē, nu mēs esam tādā agrā rītā. Daudz skatīsies spēles viņu vēlāk. vakarā pie pīrāgiem. Nekas izgriezīšu. Nē, vēl smieklīgāk būs. Otrais jautājums. Sērijas 6. spēlē Bostona izrāva panākumu izbraukumā Miami. Šim spēlētājiem gūstot uzvaras grozu līdz ar sirēnas atskanēšanu. Viņš kļuva par otro basketbolistu NBA vēsturē pēc Michaela Jordana, kurš realizējas tā saucamo sirēnu lauzi situācijā, kad viņa komanda ir zaudētājos un zaudējuma gadījumā arī izkrist no playoffiem. Tam vajadzētu būt elementāri. Nu, teitums bija. Man liekas, ka kāds cits met. Sirēnu lauzi.
Porziņas? Pagaid, nē, Atbild pieņem. Jasons? Bet kurš gan cits? Tas visticamākais, kurš met, bet man liekas, ka Smarts met. Nu, jā. Smarts? Tas Maksvels. Jā. Maksvels Smarts varētu būt, ka met. Varbūt arī Markus Smarts. Ja Jasons Teitums būtu pārāk acīm redzama atbildi. Kurā spēlē viņš sāk ārdīties, ka viņš iemet 4. ceturdaļā tos kosmosīgos? Smarts, bet varbūt es pilnīgi aizpildīju. Paliekam pie Smarta. Nepareiz atbildi. Vai jūs zogat? Mēs zogam. Nē, nu mēs mēģinām. Jūs arī varat Mēs neriskēt, vienkārši- come on. Ko mēs varam? Jasons Teitums. Oi, neprecīzi. Deriks Vaits. Bļāviens. Atcerieties, varbūt Autiņš bija Jā, tuvajā tagad pusē no atceros, kameras perspektīvas pārlidinoja pāri, un viņš noķēra grozu apakšā iemet. Panāca 3-3, bet Izcila atmiņa. nebija lemts. Tāds liels metiens. Es arī biju aizmirsis, es teikšu godīgi. Jā, Pārskatīju- labs jautājums. pārskatīju to Tas sēriju. notiek no Mr. V nāca šis. Jā, Jā, nu, Tas, ka viņam šī ideja ir izrakstītā chronoloģiski, pat kā viņš tur nokļuva līdz tai groza apakšai. Pirms vēl NBA ievies play by play. Mr. V ir Bostons. Bet es domāju, ka tas mākslīgais intelekts ir saplīsis dzirdot šīs divas nepareizās atbildes. Viņi tā kokas, jūs Rītādi. nu labi, noslēdzošais šajā kārtā. Ne, bet es zinu, ko domāju, ja drīkst, ja es Smarts tiešām būtu izvilkts pirmais pēc Jordana tādu metienu, tieši viņa aizmainīt. Nu, bet tas ne. Viņš tad zaudēja 7. spēlē. Tie ir ieraugi vienredz un tev viss samainās dzīvē. Nu, jā. Smukāk Aizmirst meitene, tas tā kā Smart, jā. smukāk Bet iedomājies, meitene. kas notiks, ja tu Elienu ieraudzītu. No? Viktoru Vembeņām, kā mēs viņu visi saucam. 2022. gadā, ne, 2022. gadā atvainojos, atklāto Larija Bērda apbalvojumu par Austrumu konferences izslēgšanas spēļu vērtīgāko spēlētāju 23. gadā izpelnījās Jimmijs Butlers, kā mēs atceramies. No. Taču ar Protams, ka viņu atceramies. rezultavitātē Austrumu konferences fināla laikā konkurēja šis Heat lomas spēlētājs, kurš tādējādi izsauca vairāk apskatnieku atzinību kā reāls Larija Bērda balvas pretendents. Tas nav interesants krītājums, ja tu čukstiņi Jau balsi. arī teikt, Par skaļi atbildēt atbildēt pirmie. Kēleps Mārtiņš. Kēleps Mārtiņš! tas ir mans vecs. 125, 85. Sardzību. Ai, ir vēl kādas. O, es atvainojos, balstiņu palabo. Nebija tā, ka tur tādā analītiķu vērtējumā un pēc datiem viņš bija labāks par Jimmy. Man šeit tā 7. spēlē, tomēr Jimmy pārcēla augšā, bet ilgus sērijas laiku bija, jā. Un Viņš vispār- met ar necam precizitāti. Sen neesam dziedājuši dziesmu. Jimmy's Butler. Tad mēs vispār esam dziedājuši. Tad tāds jautājums. Tad, kad raidījuma vadītājs vēl bija ļoti glīts vīrietis. 130 gados. kilograms. Nē, bet Tikai 130 kilograms vieglais. vēl viena lieta, klausies, kur jāuzslavē Rudolfs ar. Atceries, kad mums bija Ieradās viņš līdzīgāks Sārtim. vadītājs, mēs meklējām vizuāli, cik līdzīgi varam atrast. Jā. Un tagad vairs necik nav līdzīgi. Jā, tagad ir saņēmies. Man māte vēl arī ir. Nu, māte tās ir dētājs. Cik tu esi vieglāks nekā bija pirms 6 gadiem? Es esmu vieglāks, es nezinu, kā. 2 kilograms. Nē, 30 kilo. 10, 15. Veselīga laipnība apmainīšanas ar labām kodām. Ļoti respektēju. Es esmu šaubās, es esmu mīlējis par rezultātu. Labi, 6. ievada jautājums. Aiziet. Pagaid, cik rezultāts? Nu, grauji. 125, 85 ar 10% iespēju, ka Mārcis Senkevičs skarās un saka, ka esmu nepareizi saskaitījis. Ok. Pareizais. Tā kā redzēsim pēc ieraksta. Nevajag tā kā Zviedrijā vienkārši, un tad rezultātu vairs neskaita, kad Jā, viņš sagrāv. bet te jums beigās būs jāsēž visiem aplī. Nu, nav, pagaid, mēs varam vienā raundā teorēs Es zinu, izlīdzināt. viss jā. kārtībā. Rudolf, tu māki Lūdzu. rēķināt? Labi. Tā izgudrotājs cieta Amerikas civilajā karā, pēc tā meklējot veidu, kā kontrolēt savu morfiju atkarību. Viņa 19. gadsimta izgudrojums tagad zināms visā pasaulē, bet attiecīgais uzņēmums ir bāzēts Atlantas pilsētā. Savukārt, krietni nesenākā vēsturē Latvijas izlases 6. spēlētājs bija daļa no valstsienības veiksmīgākā starta pasaules kausā. Dažādie Latvijas atbalstītāji un notikumi ar viņu dalību izpelnījās atsauksmes un sajūsmu sociālajos tīklos, starp kuriem bija arī šis Džakartas tribīnēs pamanītais brīdis, kura video bija teju tikpat populārs, cik vairāki laukumā izspēlēti. Coca-Cola. Cik vairāki laukumā izspēlēti momenti spēlē starp Latvijas un Spānijas valstsienībā. Tajā redzamajam Latvijas Basketbola savienības pārstāvim palīdzīgu roku sniedz kāds līdzjutējs ar zināmām kulinārijas prasmēm. Nosauciet, no kāda uzņēmuma pudeles šajos kadros padzērās LBS prezidents Raimonds Vējons. Coca-Cola, holidays are coming, Augstā Vai Coca-Cola kāpēc? Kā viņš tur veldzē. tik izgudrot, tas bija interesanti. Tas bija farmaceits, kurš cieta civilajā karā, ļoti cīnītos. smagi sāk lietot morfiju un tad izgudroja dzērienu, kurā ir kokaīns. Vai. Un tas palīdzēja Tas viņam. palīdzētu tikt vaļā no atkarības no Morfija morfijas. atkarības. Tā kā, Viņš pārēja, man nu, ļoti garšo Coca-Cola. Arī. Šitajā vairs neesot tagad.
Bet kā jums liekas, Tā kā Vējonim tur bija, bija kad tikai vēl bija. Coca-Cola? Vienkārši cukurs ir kokaīns. Vai bija Kad vēl ļoti? bija? Sen. Tu nevar dabūt to. Nē, es nevaru. Bet kā jums liekas, Vējonim bija Coca-Cola? vai Meksikā Coca-Cola? diez nevar dabūt Tikai tādu. Coca-Cola. Tikai Coca-Cola, jā. Izskatījās, ka tikai. Tu tak nevar, Džakartā Turklāt- nevar. Tak Nā, pareizi. Es zinu, ka ir sagāzēta un tāda svaiga ir mazliet tā stipra pirmajā brīdī, kad padzerēs. Viņš vienkārši apmuls, jo diētiskā bija. Un viņš bija mazliet asariņas acīs iecirtās, jo Latvijas izlases ļoti labi spēlē. Jā, Tāpēc viņš protams, tā tad viss vienkārši kopā apraudāja. sentiments. Edgaram pa nožēlu jūs trāpījāt uz tematu, kas viņam ļoti būtu lapaticis. Vēl viena lieta, kas šogad Rīgas tomēr ir Zeļi. kaut kas ļoti jauns basketbolā. Basketbola ballītes arēnā. Vai es esmu bet apmeklējis? es tādu? Jā, jā. Mēs no otrās līnijas taču vinēsim šeit. Jā. Labi, bet Rūdas arī bija. Rūdas arī bijis. Nu, jā, bet es Parasti nepēršu redzējis uzmanību. Es Ballītes. centos sagatavot tādu, ka galu galā viss četras ir bijis. Es esmu pārlikos. Es neko neatceros. Nu, Arī nē, es ierakstu jau- laikā pieminēsim Jā. skatītājiem. Otrās basketbola ballītes visas dienas rezultātīvākais spēlētājs ar 30 gūtiem punktiem bija šis basketbols, kurš raidījuma ierakstīšanas brīdī ir arī starp top 10 Latvijas-Igaunijas līgas rezultātīvākiem spēlētājiem. Nosauciet viņu. Man liekas, ka Vēnspils nebija, kad Vīks noplasīja. Vīksni ir topā. Jūs varat skaļāk, lai skatītāji jūt to uztraukumu. Viņš tagad ir desmitniekā. Es nezinu, laikam viņam ir bijušas sliktākas spēles. Pagaidām, jā, Vīksni pret Vēnspili. Rudolf. tā bija sliktāka spēle. Pagaidām. Rudolf Mentāli. Ko Mēs zinām atbildi. Nu, super, ka jūs zināt. Pagaidām, Tas jau paskatieties. nav obligāti Rīgas Zeļi. Nu, tas nav obligāti. Viņš noplasījās. Varbūt tās, jā. Bet pagaidām, paskatieties, kas tur bija otrā ballīte. Jā, Tā ir otrā Tad basketbola tur vēl ballīte. bija Prometējs pret Vēfu. Tur, man liekas, šķiet, ka Paga, nu tur. Nē, Blunčiks neiemet tajā. Mārs Gulbs nesam. Nu, viņš nav desmitnieks. Nav. Kāls Salmans. Viņš nespēlē vairs. Ne? Jā, Vai jūs Igors bijāt? Smalnieks. Es biju, jā. Es tagad mēģinu atcerēt. Nu, sakam, tur... Linārds Jaunzems. Linārds, jā. Neprecīzi. Amins. Vai Elsa Elamins. Viņš samet Arī daudz, jā. līgas Es rezultātīvākais ar tevi mēs spēlētājs. noķēpsim. Es apzināti atzīšu, ka es pavēru līdz top 10, lai būtu mazliet tāds Nu, arī Elamins ir pats rezultātīvākais tagad. jā. Osborns, Elamins ir rezultātīvākais. Elamins Nezinu, ir ka raidījuma Vīksni tajā ierakstīšanas spēlē rītā neiemet pat rezultātīvākais. desmit. Elamins Vīksni bija bija 8. kā astoņi. traks iekšā. Un Met Jaunzems metiem. taču arī desmitniekā. Jā, Jaunzems ir 3. ja nemaldos. Tas ir 25. decembra rītā, redzēsim, kā būs vakarā. Viss Arī. var notikt. Jā, Otrais redziet, es jautājums. jau nevaru, man tur ir jāsteigā, man tur tas prezidents liek, o, tev jāiet pēc skatītājiem, tev jāizsauc. Tas uz centru, man jau nav Nabadziņš. laika skatīties. Sākās attaisnojumi. Skaties, Redzēsim, vai attaisnojumi palīdzēs un kur tobrīd atradās Rudolfs, kad notika šis notikums. Kā sauc Parnu Sadam, jeb Pērnavas ostas komandas spēlētāju, kuram spēle pret Rīgas Zeļiem noslēdzās ar tehnisko piezīmi mača 4. ceturtdaļā? Bija tāds atgadījums. Melnais izgāja ārā. Nē, man liekas, ka nē. Es Pār baidījos, ka šie būs tādi, ne, visi jau redzēja. pēdējā paskatā. Procents fonā ir pārliecināts, jau ierakstīts. Tu zini, jā? Tu jau Procents spēlē paralēli, viņš raksta, vai viņam ir vai nav. Viņam jau 160 punkti. Tu zini? Un 5 Es zinu, slepkavas. ka bija, bet Es es arī. neatceros tos igauņu uzvārdus. Ja tas ir Pablo Eskobārs. Trojas bērnīs, nē, viņi neizdzina. Vārnīs, nē. Tas ir tas, ko es zinu Pērnavas spēlētāji. Es neatceros, kā viņas sauc. Korks, Kroks, Korks. Korks viņam ir uzvārds. Tā ir jūsu atbilde? Mūrseps. Nē, jā, tā ir man atbilde. Es nezinu, vai ir tāds spēlētājs, bet nē. Tu vienkārši Pateicies un Jā, jūs iedomājies, varat kā tas ir. Nu. Tas ir Hārts līderis dabūja Nē, tehnisko nē, vai nē, otrs? tehnisko dabūju tas Igaunis. kas Igaunis, gāja. jā, to es zinu. Melnais. Melnau tā kā modzina nost. Man liekas, lielais, kas bija. Lielais Ah, tu melnais. bļāviens, tas šodien man Kā viņas neizlabo. sauc? Nu? Man liekas, ka tas ir Igaunis. Afroamerikānis. Afroamerikānis. Tā viņš nav afroamerikāns, viņš ir amerikānis. Uz šo niansu ir. Viņš Āfrikā nav bijis nekad. Nē, nu, man liekas, ka tur bija piezīme, viņš dabūja tehnisko beigās, un tā viņam bija otrā jau tehniskā. Viena bija pat tēlošana. Lielais garais, bet kā viņu sauc? Tas nebija Hārts, vai Hārts ir Ne, mazais? Hārts ir maziņais. Tas bija lielais garais, jā. Pirmā bija sākumā, Jā, un otrā tad bija jau tehniskā, skaidrs. viņam bija jāiet garderobēm. Nu, lielais garais, melnais. Nu, bet tā, Nu, jā, to es nevaru pieņemt. Pagaid, diemžēl. nu, pamēģinām Tad jau atcerēties būtu arī uzvārdu. Gunārs. Es vispār neatceros. Izmaucat kaut ko. sakiet, ko Kas tur bija populāri līderi? amerikāņi. Es godu Ja vārdu viņi neatceros. nepasaka, mēs varam vēl vienreiz. Tu nezināsi. Dīkstra ir holandietis. Lielais garais vēlais. Labi, Jā. labi, Johnsons. Pasē, Johnson, man patīk, ka vismaz centāties kaut ko ierakstīt. Mario Keglers, Super Mario Keglers, kā viņu pazīst. bet es Mazs te- cilvēks. Kā viņu pazīst Bet viņš bija tas, četri Jā, jūs cilvēki. pareizo Kāds? identificējāt. 7 Super. minūtes Zini, spēles beigām par- viņš devās ģērbties. Par to Mario Bet tā Kegler. amerikānis, afroamerikānis.
Nu, viņš ir amerikānis. Jā. Melnais. Nu, gan jau viņa izcelsme. Tātad tagad Siemsons ar protokolu pirms Viņš jāizsauc Nosauc spēlētāji. vēl tagad tā Pēters. Es domāju, ka tas ir Igauns. Es biju pārliecināts, ka tuņās izskries Igauns, un es tā, numur tur 15, neesi Mario neko? Kegler, un tur neizskries Igauns. Tagad tas man nošokēja. Tur izskrēja Afroamerikā. Vai Nu, Amerikāns? labi. Nu, mums ir vēl viena Trešā iespēja šajā iespēja. kārtā. Ja? Jā. Es nu pat redzēju, kā Morgans Frīmans apvainojas. Viņš saka, es neesmu nekāds afroamerikānis, es esmu amerikānis. Man zem citu tikko pēc šiem 2 nepareizajām atbildēm uzrakstīja Zēļu prezidents un teica, ka man ir brīvs 27. decembris. Cerams, ka tev ir. Spēle starp basketbola klubu Rīgas Zeļu un basketbola klubu Ventspils. Tajā spēlē bija vairāki varoņi, bet noslēdzošo punktu spēlē pielika šis spēlētājs. Kurš tas bija un ar kādu tipa rezultīvu darbību viņš atzīmējās? Protams, man liekas, spēlētāji, kurš kur pielika spēle punktu mēs- spēlē un Pret kādu Ventspils. rezultīvu darbību viņš atzīmējās. Es ar laikam zinu. Zeļi Ventspils. Nu, Atcerieties, bija bija tāds sodi, mačs. Zeļvīnē Nesaka priekšā. ar mazu stāstu. Es zinu. Sodīgi. Kurš? Viņš kā izēja uzbūna. Viņš jau spēlē. Līdzīgs Tā kaut kas bija bija vienā pirmā raidījumā, spēlē, bet jā. negluži šis. Otrā A, balva. varbūt bija. Nu, tad vēl jau Vai jautājums. saki? Jo es... Izēja uzbūnas soda mēdienu. Jūs dodat 5 punktus par sodu metieniem. Toms Skuja. Toms Skuja. Es atceros, ka bija soda. Toms Skuja. Bet 5 punkti. Yes! Bet mēs labi viņu raundā nočēpām. Es varu vēl strādāt? Es 140 5 Vajadzētu teikt, pret Nigels 110. Viņš nespēlē. Morgans Frīmans. Toms Skuja. Morgans Frīmans Galauts. danks Alijupā. Toms Skuja diezgan trāpīgi iedriblēja Artūru Ausējā pie +1 dabūjot 2 soda jā. metienus, iemet 2 un Ventspilniekiem Francis nerealizēja tāmetienu. Yes. Es atcerējos soda mēdienu, bet pēc man likās. Tā. Tā bija šie zēji. Es jau pats vairs nesaku līdzi, cik raundu ir. Arēnā. 6, man liekas. Jā, 6 nospēlēti. Esat gatavi vēl? Vienam, man Cik liekas, mums Jā, vēl bet ir? cik ir Nu, punkti? man ir sagatavot 10. Nu, ideāli. izmaucam. Izmaucam. Jo izmaucam. cilvēkiem patīk apaļas lietas. Jā, jā. Labi. Totāli. Go Sex Animals. Go ex-animal. Zigs bija apaļs. Labākā studija Latvijā. Džons Veins Geisijs, tas apaļais klauns, kurš arī Kaut ko nožēl. nogalināja. Jā. Okay. Nice. Bet Nākamais vēl nolīgs protokolētāji. Ievad jautājums par 20 punktiem. Spiežot, kad zinu. Pareizi. Jā, Nedrīkst Nē, sarunāties. Nedrīkst. Man zina, ka man Jā. tā kā No, davai. pirmdienā neuzlikt sastāvu, zina, kā neuzlikt. Auzla, pasies sastāvā. Nu, Uzvedās. Viņa māte ir komunikācijas speciāliste. Iegūtās izglītības ziņā viņš ir gājis līdzīgu ceļu. Basketbolā apgūs Rīgā, taču audzis ārpus Rīgas robežām un vasaras nereti pavadījis Kandavā, ar kur ciešāk saistība ir viņa tēva pusē. Tēvs bieži sadarbojies ar Intaru Busuli, Aju Andrējevu. Jā. Frants Gustavs Lācis. Jā. Ja mēs būtu teikuši Gustavs Es jau Lācis gribēju- ieskaitīt, Jā, tad Nē. es vaicātu Mistram V. good. Nē. Es netiku līdz manai mīļākajai daļai, kur bija viņa darbs Lāču tēta dziesmas. Un tad es biju gaidījis, vai jums būs panika, vai jūs nolasīsiet. Cieši spēle. Kā basketbola ballīte arēnā. Otrā. Oh, Tā bija laikam Kā var būt visciešākā. 135, 130? Tie mums tāpēc, ka pie pieciniekiem Mēs arī divus vācat. pēc kārtas tos tur šitos dabījām. 5, 8, 5. Viņi 20. Viņi dabūja. 2 reizes 20 Jā. pēc kārtas tagad dabījām. Tāpēc. Tēmats, nu jā, tēmats, no pareizi. kur personīgi es būtu vis tālāk. Redzēsim, kā jums tas patīk. Fantasy basketbola 22-23 Nē, sezona. nē, No. viss tālāk ir tas būs- Guntras. Tā tad Mēs esam viens baigi. vispār nesaprot neko. Un otrs playoffs nav bijis Nē. 10 gadus. Šeit nebūs īzīmāts. Labi. Kurš 22. un 23. gada NBA sezonā bija 4. labākais fantasy spēlētājs 9 kategoriju līgās pēc vidējās, nevis kopējās statistikas? Viņam priekšā bija Nikola Jokic, Joels Embiids un Šeis Gilģis Aleksandrs. No, easy. Kurš bija 4. Jokic Embiids. Es teikšu godīgi, es šos jautājumus SGA. saņēmu no mūsu garā Mr. V. Pagai vēlreiz. Priekšā bija Jokic, Embiids, SGA. Tas bija Jā, 4. vidējā nav kopējā statistika 9 kategoriju līgās, lai ko tas nozīmētu. Jo es zinu, Kas es ir atzīstu, ka es vidējā, nezinu. nevis kopējā statistika? Nu, tas ir vidējais Per spēlē, tas ir punktu, vidējā. nevis Ā, tur, nē, es cik domāju, viņš ka fantasy summā tas ir ir vēl savā. kaut kas. Vidējā statistika tas tā kā vidējā. Aha, labi. Jā, Nīts iemet 4 punktus vienā spēlē, nākamie 2. Jā. Cik viņam ir vidēji? Viņš Vidējā pieminēja 3. Jānīt. Vai es palīdzēju tam mazliet? Tas nevar būt Jānis. Nē, Jānis nebūtu tik augsts, tāpēc viņam tur tās kļūdas. Procents Es nav, jā. drīzāk teikt kaut kāds steps varbūt tās. Varbūt es negaidīju, tas veterāns. Un tas ir pēc viņš pagājušajā gadā neizlaida daudz, bet tā kā saka, pēc vidējās statistikas. Un tad, Teitums nebija tik augsts. man liekas. Bukers, nē. Bukers, nē. Nu, tad saki, Gunter. Vai Rudolf, saki tu. Kas vēl? Rudolf, Es tu teiktu. labi zini fantasy. Man likās sašaubīties ar savām domām. Nu, lai viņi atbild, tad mums būs. Labi, es teiktu, drīkst. Jā, saka saka. Stefs Karijs.
Nē. Es vien pateicu, jums ir iespēja. Tas būs Tas ir Haliburtons. Kevins Durants. Bet mēs jau neatbildējām. Jūs atbildat? Tu izsvēri rokas Man liekas, man. ka Durants. Bet es pierādu sev atkal kā apšaubām vadītāju. Bet jūs nekad nebūtu Durant iedomājušies. Nē, šis bija tāds saskaņos. Jūs, kā pateicāt, Halīts, es domāju, visi toči Halīts, taču pareizi, jo taču bija tāda sezona. Bet, kurš bija intereses pēc? Tev jau nav tas. Viņš nezināja. Nē, es saņēmu šo top 4. Tas garais algoritms izpildījās no jau sienas. Pagājušā gada. Atvērt telpu. Intereses pēc. Pagaid, viņš var redzēt, cik cits jautājums. Nevar. Viņš tik viltīgi tev gandrīz veco veterānu. Absolūti, viņš maukšanās. Jā, noņemat 5 dūžas. 5 noņemsim. Līgas vadība, pieņemot jaunos noteikumus par 6-5 nospēlētu spēļu nepieciešamību dažādiem apbalvojumiem, kā mēs zinām, visticamāk atskatījās uz savām neveiksmēm fantasy sacensībās. Adams Silvers un pārējie. Jo tikai viens no top 10 fantasy spēlētājiem pagājušajā sezonā piedalījās vismaz 70 spēlēs. Kurš tas bija? Kā vai Lēnārds? Tā, ja mēs tagad skatās, tas pirmais MBs, tas nebija. Paga. Kas ir? Jokič? Jokič jau nospēlēja, jā. Virs 70? Jā, top 10 fantasy spēlētājiem. Izlaid pagājušajā. Paiem tālāk, kas tur ir tāds vēl tāda... Durants, nē. Es šai Gilģis Aleksandrs kaut ko izlaidu. Bet ja tikai viens. Es teiktu, ka tas Haliburtons. Es teiktu, šai Gilģis Aleksandrs. Saki. Bet viņam bija ko trauma pagājušajā. Pagaid, nē. Viņam bija. Haliburtonam bija trauma. Pareizi. Viņš kļauj lapas sirupu. Jokič. Nikola Jokič. Es iekošu savu lūpā nepreiz. Tā. Jo es biju paņēmis telefonu, lai pārliecinātos par šo. Gribētu sakāt, teikt Haliburtons. Man arī liekas, viņam tieši tie overall vienmēr ir baigi labie rādītāji. Viņam tie kopēji rādītāji ir lieli labi. Es informēšu Nikolam Jokičam 69 spēles, es tāpēc Tagad aizpildēju. Vēl ir variants, tas šais arī, bet šaim bija trauma liela, bet bija, laikam bija, viņš tur izlaida. Izlaid tas šais pagājušajā kaut kādu brīdi. Ejam tagad tajā Haliburtona virzienā. Mēs zinām tikai Haliburtonu. Mēs zinām, kā spēlētāji. Tā arī Haliburtons. Neprecīzi. Ko? Jasons Teitums, 74 spēles. Jā, tas ir. Izklaidēsim tad vismaz arī kaut kādām atbildēm no manas puses. Haliburtonam bija 56, 4. februārī Indijā noplīs. 69. Kā tas fantasy diezgan smags izrādās. Teitums nekad mūžā nav bijis nevienā manā fantasy komandā. Jā, bet viņš arī nekad neizlaiž spēles. Viņš izlaiž, bet maz, tiešām maz. Es uz to Haliburtonu vajag ieķēries. Man liekas, ka viņam nenormāli labi. Es gribu redzēt, kāds būs tagad jautājums. Mēs Es gribu, lai labi, viņi atbild pirmie. Haliburtons. Misters Vēr nežēlīgs. Misters Vēr nežēlīgs. Sarindojiet secībā šos 3 spēlētājus, sākot ar labāko vidējo fantasy sniegumu 22.23. gada NBA sezonā. Džimijs Butlers, Donovans Mičels un Kristaps Porziņš. Vidēji spēlē vai? Vidēji spēlē. Jāsarindo secībā Butlers, Mičels, Porziņš. Tātad te ir tikai 10 vai 0 jānosauc pareizā secībā. Ļausim viņiem. Kļūdaties tad man. Jā. Pagājušajā gadā varēja būt, ka Porziņš ir augsts. Jā. Porziņš, Mičels Butlers. Es pat laikam arī zinu. Ko? Vai kā viņi cik ļoti tur ņemtos kaut kādas viņiem abiem kļūdas ir. Džimiem ir... Redzēt, ka tas Džeks nav bijis Es saku Porziņš, Mičels un Butlers. Es saku, jā. Porziņš, Mičels, Butlers. Nepareizi. Es teiktu tā. Šeit drīz... Nē. Porziņš, Butlers, Mičels. Loģiski. Nē. Man liekas, ka Mičels vispār ir visaugstāk. Mičels viszemāk. Nav, viņš vispār Viņš nevar pa kasti trāpīt. Tu traksies Viņš viņam pagājušā sezonā. Viņš beidzot atveras. Viņš iemainīja Clevelandā. Viņam breakout gads bija. Viņš kaut kāds 10. per game. Varbūt man palīdz. Diezgan labi, diezgan droši. Es teiktu, Porziņš, Butlers, Mičels. Es teiktu, ka Porziņš ir pēdējais, jo Džimijs vienmēr ir pirmā raunda beigās. Mičels bija kaut kāds 10. Vajag paņirgājis, ka mums nesanāca tik viegli. Džimijs bija pirmā raunda beigās, un KP ir borderline otrā raunda kaut kāds sākums. Viņš ir komanda izjūgs, ka viņam ir pilnīgi pretēji. Kur šeit mums totāli nesakrīt viedokļi. Jums ir jāčakā. Zini kā, viņš ir prezidents. Lai atbild. Pagaid, lai te interesantāk. Es saku Porziņš, Butlers, Mičels, bet prezidents saka... Es saku Mičels, un tad pēc tagad varu padomāt labi. Es teikšu Mičels, Butlers, Porziņš. Un tā arī jūs gala atbild. Prezidents. Lai iet manēja atbild, un tad, ja kāds pasīsimies. No. Tā arī nesanāca vienam. Mičels, Porziņš, Butlers. Ir pareizi atbild. Bet tas, ka Mičels ir augstāk, to es zināju. Mičels, mēs visam labi fantasy. Man ir haotiski pieraksts. Viņam ir 28 punkti, 5 asists, trojks, viņš ir stīlo, viņam procents. Clevelandā viņam bija breakout years.
Fantasy. Man likās, ka Porziņš ir to savu to Man likās, ka Porziņš. Viņam Viņam kaut tās trojkas, bloki un tie labi Viņš labāks par Džimiju izrādās, redzi. Džimija roka nost sodmetienu precizitāti un Nē, kļūdas. sodi, viņam labi tieši Džimijam. Monstrs Džimijas. Vēl 3 kārtas. Viņam nav, Viņam trojkas nav. Man kā dāvana bija paklausīties balsī šo fantasy Vai prātu. jūs arī bija interesanti paklausīties? Jā, es nolūkojos tikai starp otriem. Īstenībā ir tas variācijas, tās, ka tur cik tev skaitļi, cik tev kombinācijas, tur Laižam. trīs skaitļiem sanāk. Mēs visi nepareizās, zin kā pateicām. Nemeklēja pareizās atbildes. Jā. Saņematies. Ko tu spēj telefonu? Es atbildu Edgaram Bāliņam, tas svarīgi. Viņš Jautājumiem izveidoja tiešām. konkursu Ko viņš tev uzrakstīja? Vai pirkt Instagramā piedāvātās pagarināšanas tabletes? Kā tieši? Paša Labi, sevi. šai, dabūnam 2 cents, un pārējais ir pofīgi. Labi, lai ņems šitās 100 punktu palīdzēt. Nu, Tur pēc reizēm es aizgāju Jā. citātā. Davai. Mums nebija jebkādas vērtīgas vēstures. Mēs nekad neko nebijām uzvarējuši. Un mūsu nosaukums komandai nebija nekāda cerība ar tādu nosaukumu. Mēdījiem ESPN savulaik izteicās Džons Spolstra, bijušais šī NBA kluba prezidents, atskatoties uz 90. gados gandrīz veikto kluba nosaukumu maiņu, kas paredzēja, ka šī komanda kļūtu par Swamp Dragons, jeb purva pūķiem. Kluba pirmais nosaukums tā debijas sezonā ABA līgā bija amerikāņi, bet vēlāk tā pārcēlās uz pavisam tūlu lielpilsētu. ABA un NBA apvienojoties, šīs komandas lielais brālis gan iestājās par savām teritoriālajām tiesībām, aiztumjot savu jauno kaimiņu drošākā attālumā. Tieši zem šīs pilsētas vārda komanda bija zinām lielāko daļu savas vēstures, bet tās pietiekami nesenā pagātnē ir gan... Nu labi, Kugra. es nesaku tikai. Es ceru, ka tu neteiksi to. Es domāju, vienkārši Swamp Dragons, liekas, kad ir kaut kas saistībā ar šo Čukni. Floridu. Nu, es nezinu, Miami Heat, es nezinu, ne. Nav. Klausties līdz galam. Okay. Super, labi, ka Kugra Es vienkārši izprovocē. nospiedu. Bet tās pietiekami nesenā pagātnē ir gan īpašnieku maiņas, gan pārvākšanās uz citu jaunu arēnu. Pagaidām nekas neliecina, ka klubs atvadīsies no savu nosaukumu, kas apzīmē kādu priekšmetu, bez kura basketbola spēle nav iedomājama. Ne. Savukārt tās nu jau bijušais īpašnieks vienā brīdī izlēma teikt zīmīgu ņet par savu dalību šajā procesā, kontroli nodotot Nets. Josefam Cajam. Nets. Nets, jeb sākotnēji New Jersey's Americans, vēlāk New Yorkas Nets, pēc tam New Jersey's Nets, Brooklyns gandrīz Nets. New Jersey's Swamp Dragons un visbeidzot Tas būs Brooklyns labs, Nets. tas būtu- Prohorovs Let's gribēja go, Swamp Dragons. Swamp Dragons. Džons Spolstra. Let's go, Swamp Dragons. No šī Swamp stāsta Dragons. ir pāris izcili stāsti, no kuriem viens ir, ka Davids Sterns nolamāja visus pa telefonu, kurš viņam šo piedāvāja. Visas Par NBA Swamp komandas, Dragons, ja? starp citu, nobalsoja 28-1, jo viņiem ir kā Partijas Swamp Dragoniem, ja? valdes pārstāvjiem visiem ir tiesības balsot šādos jautājumos. Un vienīgā balss pret bija vienam no Nets īpašniekiem, jo tobrīd bija 7 īpašnieki, un tas, kurš bija rotācijas principā deleģēts balsot, Viņš sabijās patīk, no spiediena, jo Sterns bija viņus labi nolamājis. Bet ir gan Kāpēc formas nenolaiž izgatavotas. spiedienu? Kad faktiski jau bija Vienkārši, man liekas, Swamp pārējās Dragons. komandas Jā, viss bija gan sazinājuši, davai Makets, piekrītam, Halley. tā Kas ir varēsim Swamp tur Dragons? ierēkt, Kas ir zin kā. Swamp? Purva puķis. Purva Purva puķis, puķis. nu tas. Bija, Sorry, kas pārējais nenoklausījās sazinās. līdz galam. Davai, lai Sorry. viņi nosauc šitā būs ko. Sorry, Gunter, es nenoklausījos līdz galam. Viņš man izčakrēja, man likās, ko tu būtu atbildējis tajā brīdī, kad Ir spied? tāds Timberwolves. Nu jā, tad Jā, Timberwolves. Timberwolves. Gadījumā Ralfs Plēnis gribētu pārsaukties par, teiksim, Ipiķu purvas. Purva dragons. Mēs vispār. Davai, aiziet. Pūzes ķēni. Neko. Puses hūtmeisteri. labi. Nu, Kas viņam ir? joprojām sīva spēle. Tu esi Latvijas līgā. Ugāls bānīši. Mēs esam par. Jūs tiekat pie kategorijas Aiziet. pēdējā sezona ar jautājumu zīmi galā. Ok. Šis NBA čempions ne tikai ir oficiāli noslēdzis savu karjeru pēc 22.-23. gada sezonas, bet arī ticis pie jauna amata, kļūstot par NBPA izpildirektoru. Igodāla. Nē, tas ir Igodāla. Igodāla. Haslams. Nē, Igīs. Andrejs. Jā, Igīs tas ir. Sauksim to par Andreju. Andrei Igodāla. Andrejs Igodāla ir pareiza atbilde. Es arī informēšu jūs, ka es tagad neesmu vairāk drošs. Jums ir 145 vai 150 punkti. Es esmu apmaudījies savus Kuriem? pirkstos. Viņiem? Nē, jums ir Mums 130. Jums ir pieci plus galā. 15 vai plus 20. Man liekas, Mums jums ir 50. mums bija plus 50. 5, tad mēs esam 30. Es vienā brīdī secināju, ka es pazaudēju vienu pieredzi. Jā, 50. plus 3,5 tajā. Nē, plus. Tīsim atpakaļ ieraksts, skrīsimies var, ja tas būs Pēc nepieciešams. maniem aprēķiniem plus 3,5. Pēc taviem aprēķiniem. Tas izskatās nevienā veidā neiespējams. es teikšu godīgi. plus Jūs jau dabūjāt vēl 20. 20, pareizā, protams. jā, tad gan taisnība. Jā. Plus Plus 35 kā 35. minimums. Ideāli. Grūti spriest, vai viņš kādreiz atgriezīsies Ziemeļamerikā.
taču rezultīvākais spēlētājs starp tiem NBA basketbolistiem, kuri pagaidām kopš pagājušā sezonas NBA vairs nav spēlējuši, ir šis 33 gadus vecais basketbolists. Jā. Viņš karjeru turpina Eirolīgā. Tas Barcelonas džeks. Jā. Kurš Barcelonas? Nu, spēlēja Milwaukee, bija draftēts augstu, kaut kas viņam tur nesalikās, un tagad viņš Barcelonā krāmē punktus grozā. Kurš? Jabari Parkers, man liekas. Jā, Jabari Parkers. Tā viņi sauc. Jutās Jabari Parkers. Pagad, tā Viņam vēlreiz tik viegli nolas. trāpās. Grūts spriest, vai viņš kādreiz- Viņš var paprasīt. paprasīt vēlreiz izlasīt. Jā, Vai nu izlas Jonāns vēlreiz, ir lūdzu. super advancēts, Nē, viņš man izlas. tikko radīja šaubas galvā. Grūts spriest, vai viņš kādreiz atgriezīsies Ziemeļamerikā. Neatgriezīsies. Taču rezultīvākais spēlētājs starp tiem NBA basketbolistiem, kuri pagaidām kopš pagājušā sezonas NBA vairs nav spēlējuši, ir šis 33 gadus vecais basketbolists. Tas nav Bet viņš ir Mirotičs, rezultīvākais, kas tur bija, vai? NBA. Viņam Proti, visvairāk punktu ir NBA, 50 kurš vairs spēlētāji nespēlē. nav spējuši dabūt darba vietu NBA kopš pagājušā sezonas. un starp Tas ir šiem kopš 50 pagājušās sezonas. Tas ir pagājušās Jabari sezonas? Parkers. Bet tas ir pagājušajā sezonā 50 spēlētāji. Idejas, ka varbūt nospēlēs jau pēdējo spēli NBA. tas Katram ir no viņiem ir Parkers, savs Mirotičs karjerā vairākus gadus, sakrāto jā, jā. punktu skaits. Jabars Parkers. Neprecīzi. Kemba Walkers, dāmas un kungi. Kemba Walkers. Pareizi. Bet viņš nespēlēja pa īstam Eirolīgā. Nu, Es esmu redzējis, kā viņš iemet. Es arī esmu redzējis. Viņš tikko Parkers spēlē labāk Eirolīgā Viens no nekā cilvēkiem, kas man Kemba. nāk prātā, ir cits Blakes Griffins. Viņš neatbilst Eirolīgas kategorijai, bet Kur viņš daudz. spēlē? Kur spēlē Blakes Griffins? Nekur. Jā, tāpēc es pieliku to teikumu klāt, lai nebūtu pavisam mulsinoši. Trešais jautājums. Lēmumu doties uz Eirolīgu pieņem arī cits NBA veterāns, par kura soli vairāki basketbola sekotāji uzzināja, kad sociālajos tīklos tika publicēts kāds video, kurā viņš nobaudīja savas jaunās darba vietas valstī raksturīgu alkoholisku dzērienu. Kā sauc šo spēlētāju? Veterāns. Es Nu, viņš zinu, Eirolīgā es Viņš zinu. nespēlē Arābu Es zinu. valstīs. Jūs te Eirolīgā Eirolīgā vairāk nav. Es saprotat. zinu. Kurš tagad paiet cauri tam komandām? Kas Es zinu. Es Man liekas, nezinu. reāli. Nē, es negribu. Kas reāli pievienojas, kas Makabī, kas Fenerbahče. Jā. Vai tur vajag no dzēriena iet? Vai tik tas nav kaut kāds rākī, neiedzēra kaut kāds šitas Kamīnskis? Nu, Franks the Tanks tagad ir pievienojis, bet veterāns. Nu, bet, lai viņš iedzer tur tādu izteiktu dzērienu, jābūt kaut kam izteiktam. Par Kur viņš veterānu. spēlē tagad, Kamīnskis? Olimpiakos? Viņš spēlē, man liekas, kad Serbijā. Viņš parakstīja ar Partizānu vai Redstāru. Nē, Krievija nav Eirolīgā šobrīd. Kas spēlē Olimpiakos Panathinaikos kaut kāds? Nu, jūs jau tu saki, ka Eirolīga mazāk Nu, sako. es šogad arī nesakoju. Tāpēc, teiksim, Franks Kamīnskis, te mums nav citu variantu. Ja? Es tagad pārbaudīšu, vai es šo varu atzīt par to, ko tu saki. Vai ir pareizā? Kā tu nezini, vai kāda? Nē, nu es biju rēķinājis ar citu pareizu atbildi, Bet bet vai es varu Pareizi interpretēt, ka atbildi būs mums līdz būs. tad Mums, varēs man liekas, ir neievērt. pareiza atbilde varbūt. Paga, nesteidzieties. Paga. Lai rekur Dievs nosaka visu. vai mēs varam atzīt, ka tas ir Nacionālā dzērienu baudīšana? nu, savās jaunās darbvietas valstī raksturīga alkoholiska dzēriena sociālajos tīklos tika publicēts video. Tad jau nav teicis, ka viņš dzer, ja ir zināms. Tur viss ir skaidrs. Franks teica, Franks the Tank. Vladē! Nu, nosauksiet. Nē, un nosauciet jūs. Viņi nosauksies. Serči Bak. Serči Bākāliņš. Jā. Abiem pareizi. Labi, lai abiem ir 10 punkti. Izcili. Pagaidiet, Ko vienkārši no kaut kāda koledža tusiņa, kur Franks Zaršņabi kaut kāda Nē, izrāda. izstāsta, ka viņš ir Serbijā. Tā varētu spriest. Vienkārši Rakija ir Jā, pierakstīts, grieķu es dzeru. dzēriens, ne? Labi. Jā, nu labi. Jā, ir Bākāliņš. Uzticamies baskaņos. Bet Baigi jā, visiem to dalīja. Harijs Keins doma bija par Serži Baku Oktoberfestā. Jā. Nu, jā. Un Bet to- Franks arī Man dzer. liekas, tur pat šortos tajos slavenajos kaut kādos. Jā. bija. Malači. Labi, plus alus nav alkohols. Alus jau neskaita. Tas viņš ēd pārtiks produktu. Kā tas var jā. būt pareizi? Kas Nu, šķīdru pārtiks produktu. Tā, kārta Al- beidzās. Uzturvielu Par bagāts. ko vai tu biji Bet trīs? tam Jā. uzturvielām bagāts. Produkts. Jā, Kā Davai, beidzās? Šis rauns beidzās Vajadzēja nolikt punktu skaitītāji. ar plus Cik ir 35. Plus 25 jums ir. Plus 25. Nu, mums jā. jāpaņem 25, šitais nebija 35. zvanīgs. Bija 3-5, un tad iepriekšējā, viņi jā. te vienu izkoda. Tad viss ir. Aiziet. Paga, Tā nu 2 raundi vēl. Nu, tev būs jāskaita ļoti. Būs jāskatās. Man liekas, ka... Nu, labi. Aiziet. 2 raundi Ja vēl. būs kaut kāds apšaubāms. Jā, 2 raundi vēl. Aiziet. Let's Mācību go nākamajā swim, reizē. dragon. Mēs taisīsim arī šo nākamajā. Jā. Tas cits mēs pārspēlējam savu komandu uz swim, dragon. Jā, Ok. es domāju, Rīgas zēļos nav purva. Zaļi brūnās formas tādas. Es domāju, dūžas pagaidām. Jā. Tad citi dūši pārsaucās sezonas laikā drīkst. Jā, jā. Nu, jāatbalsta pretinieki. Atbalsta.
Mēs atbalstam. Mēs ar visām 4 atbalstam. Tu bet zvanīt Davai, stēns un golamās. Aiziet, tiešām. Cīņa. Kurš rauns? 9. Vēl 2 sanāk. Ko? Nē, tu kā? Nu, aiziet. Kas? Nu, jā, Jā, tas darīs. apstājām. Tur varēja stāvēt vidusskola, bet ieceres apstājās pēc 500,000 latu. Jau citas valūtas nauda tika skaitīta pēc kāda liela notikuma 2015. gadā, kas daļai veicināja tālāko notikumu attīstību. Basketbola māja. Nu, varat precīzāk, varat formālo nosaukumu nosaukt. Sporta spēļu, tur hāla. Okay, komandas sporta spēļu hālē, jā. Jo 15. gadā par to runāja. Nu, pēc Eiropas čempionāta. 99. Būtu brīdis, tekstā brīdis. 99 punkti viņiem. Nice. Pagaid jau 15. gadā par to Tāpēc, kad runāja. Eiropas čempionāts Latvijā bija basīti. Jā, tā ir nauda, ko nopelnīja ko Kas bija tas atliktam. sākumā skola? Tur bija vidusskolai, pat Ebreju vidusskola Rīgas kaut ebreju kāda. vidusskolai. Viņi arī tur fiziski Nē, stāvēja. nu Gunters jau pārzina to. Tā, jums noteikti ir Tā 170 minoritāšu jautājumi. Rudolf, vieta politnekorektam jokam. Minoritāšu eksperts. Es Tas nezinu. viņš ir eksperts politi nekorektu joku. Šo mēs abi arī zinājām ar Gunteru. Malači. Aiziet. Jums kā minimums ir 175, par to esmu drošs. Mums? Jums ir 170. Aiziet. Jūs dabījāt pie 135 lielo jautājumu, Igudalu. Bet viņi Nē, dabūja nē, par Kamīnska Par desmit. Kavīnski viņi dabūja, bet Arī. viņi nedabūja Tātad plus 3,5 mums paliek. Jums paliek plus 5. Ko? Tas viņš tikko Nē, kā plus 20 15 punktus. ir jābūt. Jābūt pēc tam plus Lā, 5. lā, lā. aiziet. Plus 15 ir jābūt. Nē, mums ir plus 3,5. Nē, Nē, 3,5 tas bija pirms noteikti mūsu nav 15, jo bija 3,5 plus Mēs 3. dabūjām 20 plus Labi, pēc tam 35, Arturs tad skatīs. 10 plus 45, tad 10 jūs plus 35 un tad nič 35. Ka- Bet viņi tikko dabūja Tik 200 punktus. 20 mēs tikko dabījām. Un mēs arī 20. Varbūt sākam jautājumus, Mēs uzdot, pēc tikko tam dabījām. saskaitīsim. Viņi tikko ar 20. Sorry. 15. 15, Tā tur 15, nevajadzētu skaitīt. Plus 15. jā. Vai Kristapa Porziņa 2023. gads, jums iespējams izzinām šāds spēlētājs? Tas, Kurš gads? 2023. tas, Pagājušā Viņš sezonā. 23. Man prieks, ka gadā spēlē Tas līdzi. pēc- 23. gadā dzīves ir. tas Pēnerčons. Visiem pareizes atbildes un jautājumu. Ok, Jā. mēs esam gatavi. Kristaps pagājušajā sezonā 2 reizes laboja savu NBA rezultativitātes rekordu, proti vienā spēlē gūto punktu skaitu. Sezonas ievadā viņam sanāca atzīmēties ar 41 punktu, bet 2023. gada martā viņš šo latiņu pārspēja gūstot 43 punktus zaudētā spēlē. Kas bija Wizards tās spēles pretinieks? Kur iemeta 43? Jā, nu par otru spēli. Rezultīvāk. Es zināju, Man cik liekas, būs ka tas man- rekords. un Kādā kas bija krāsā? pretinieki. Tajā spēlē pretiniekam bija botas. Nu, Es nezinu. Nu, jūs minat, ko jūs Tas ir Jā. tik ļoti sliks jautājums. Nē, skaidrs. Nē, ļoti sarežģīts. Es cerēju, ka plaši šis būs tādu no tiem- variantu. Kā spēle, ko mēs visi svinējām, Kristapa rezultīvākā spēle. NBA. Es atceros, vēl dzīvojā skatījos. Jā. tas bija tie smirdīgie halē, nezinu. Man šeit bija mājās, jā. Tas varētu būt, pret ko viņi to varētu samest. Sakot, Austrum konferences komandas. Tu vēl neierēķināji to, ka viņi jau Kempu Walker arī dabūja, pa kur viņi pietuvējās jums. Jā. Ko es ierēķināju? Jā. Jā, mēs pareizi. Nezinu, es teiktu kaut kāds. Plus 15 Orlando mums. Magics kaut kāds. Sliktākajā gadījumā Davai, jā. paliks. Tā ir labi. Mēs teiksim Orlando Magic. Tuvu varbūt, bet es nezinu, jums iespējams. Pagaid, tu. Tu 29 komandas. Es muļķības runāju. Bet nav tā, ka pret Bostonu viņš ielika un tieši tāpēc arī faktiski viņi ietreidoja, viņš nenormāli noārdījās. Kāpēc? Kas tas tāds? Nē, nu labi, nē, nu nopietni. Es neatceros. Man Liekas, ka viņš tieši kaut kā pret viņiem sezonas. Tas bija martā, jā, tu teici? Jā, Regulārā es vēl varu sezonas izskaņā. precizēt, ka... Jā, martā. Man gribās Tā teikt Toronto Raptors, bet tas nav pamatots. Nē, Raptors, man liekas, ka ne. Es vienkārši šī Raptors ir tuvākais Purv Dragonam. Jā, tāpēc. Ja tu vai Vankūveras tā Grizzlies. balstiņa samisējās, bet pret Miami grūti paudz. Es Bostonā kā skaitās, labais, bet man liekas, ka viņš terorizēja viņus tur. Es paskatījos. Nevarētu būt, ka Bostonā. Es domāju, ka Bostonā toči nebija. Telefons noliksim malā. Nu, bet mēs Ja nevaram. tur uzzina cits Nē, lietas. nu tiešām. Es tikai šo faktu paskatījos, lai es Jau zinātu. Google Porzingis top facts 2000. Nē, es iegūtu tikai vienu lietu. Viss. Labi, nu kā tu domā? Es domāju, ka Raptors vai Houstons Rockets. Tur jābūt kaut kādiem atmēriem pretī, ka es vispār skrienu un nesacu. Rockets izklausās pēc īstiem atmēriem. Oģiani jau bija. Paskatījos. Jākams tas diezgan štumts. Man liekas, ka, nu jā, nu varbūt Bostonai grūti iemest 47, ne 43. Mēs jums jā, varam bet priekšā pateikt Orlando, tas nav. sapratām. Es varu Labi, pateikt, vēl. atbildi. Ko mēs sakam? Houstons Nē, Rockets. nav. Atlants Hawks. Jā.
nebija. Jā, es arī par šo apstoties to protokolu aizdomājos, ka tas kaut kā nereģistrējās tādā kopējā atmiņā, ka Kristapam beigās spēle. Tas, ka baigi nosinējām un bijām, jā, sasvinējāmies. Labi, otrais jautājums. Mēs atbildam. Piekritīsiet, ka basketbols ir komandas spēle. Protams. Jā. Okay. Tāpēc atzīmēsim Kristapa komandas biedrus. Nosauciet spēlētāju, ar kuru Kristaps pagājušajā sezonā laukumā pavadīja visvairāk laiku kopā, kas arī bija Vašingtonas izmantotākais dots. Tas nebija Bredlijs Bils. Kails Kuzma. Jordans Pools. Es teiktu, Kails Kuzma. Precīzi. Gilberts Arenas. Pēc maniem aprēķiniem tagad 180. Yes. Maniem plus 5 mums ir. Jordans Pools. Jo vienā brīdī tavs cipars uzrādīja Es tos 5 esmu. 5 pret Labi, lai interesantāk Nīču tā. 5 Okay. punktu Nīča baigi Jā, nebija. Nav Starp aizdomīgi, citu arī nav starpība. ka 180 un 180 ir 360, tas ir pilns aplis. Nav. Tā, trešais jautājums. Lai cik Viņš izcils vienkārši 5 nebūtu, dienas gadā ir pilnīgi blackouts, tāpēc viņam ir lai cik izcils nebūtu Kristaps tieši Porziņš, starp Ziemassvētkiem jaunogad. Vašingtonas Wizards maiņas darījumā no Bostonas, tieši no Bostonas, ieguva 2 spēlētājus, kuri abi šozonu ir gājuši laukumā Wizards kreklā. Tā kā mēs visi skatāmies, visi 3 Wizards NBA spēle. komandas, nosauciet viņus abus 2. Kas no Bostonas ir aizgājuši un ir gājuši. Kas māja iemainīt no Bostonas. Es varu pacelt sievai. Viņa neteiks man atbildēt. Nu, pacel. Pacēl ēterā. Mums vēl viens Tagad, rauns tu ir esi live. ēterā, un tad beigsies. Ja? Es tagad esmu čau, tu gribi pasveicināt ūdensdaļu skatītājus Ziemassvētkos? Čau, Reičelā! No. Čau, Reičel! Viņa tev pārmet, ka tu Pagaidi. Ziemassvētkos ej filmēt raidījumu? Pasaka Čau, vēlreiz. Reičela. Čau, Reičela. Pasaka vēlreiz. Tagad tu esi uz skaļruļu. Priecīgu Ziemassvētku! Reičel, par cik tu esi ēterā? Man ir ļoti svarīgs Un šis ir jautājums. 25. Šis ir 25. datumā raidījums, un 25. datumā Reičelā ir dzimšanas diena. Mēs Daudz, tā kā daudz. Dzimšanas Dzimšanas dienu. Pagaid, man ir jautājums. Viņš. Reičel, tu būs dzirdi? Nē, labi, viss Reičela Arturs sāk runāt, mēs pabeigsim raidījumu. Čau. Tā, nu, 2 pagaid, spēlētāji. pagaid, Jūs jau iztērējat ļoti daudz domāšanas laiku. Fuck. 2 spēlētāji, kas ir spēlējuši Vašingtonas kreklā, no Bostonas iegūt kaut kādu bombu, kas labi nebo. Neviens nav visas bombas, nevis viņa bomba. Maksvels Smarts. Un esmu Memphis. Tu zinās? Runājāt, lai skatītāji jūtos Jā, piezīts, jā, jūs es gribat teicu, izrunāt. Es tā kā Vašingtonas tā kā spēles Vipā. vispār neesmu skatījies. Es neesmu vispār. Mēs visi Tā komandas kā Vipā skatāmies. 70 punktu papildies. Nav jā, mēs. Tu zini? Es zinu, kurus viņi neieguva. Būs pateikt priekšā. Nu, Nu, Džimiju, Nevet un... Maksvelu un Robertu. Jā. Tos viņi neieguva. Horford, Darnīgi. Jūs zināt šo atbildi? Protams, ka ne. Protams, ka zinām. Nu labi. Nu, zini, pofīgi. Es nezinu. Tu zini, tu izdomās. Es nezinu. Vašingtonas spēlētājs. Es nezinu. Mēs nezinām. Mēs sākam Činga. Klausies. Izdomājiet uzvārds kaut kāds. Sans Valters un Kristaps Jančēnaks. Nē. Nē, ok. Tā, šeit, kas tur spēlē Vašingtonā? Pūls, Kas spēlēja Bostonā? Tur kaut kāds dziļais. Nu, tas drīzāk Nē, tas viņi ne- tagad spēlē. Tie varētu būt 14, 15 Viņi čauli izgājuši- Bostonā, kas viņi tur izgājuši liek laukumā kādu šogad rookie. Vašingtonā. Jā. Viņi izgājuši šogad Nē, laukumā nu, tas Vašingtonā. skaidrs, ka es neesmu nevienu Vašingtonas spēli pat mēģinājis Kas skatīt. ko, spēlētāji kā tur ir? Nu, tur vajag tie, kas bija Bostonas pat pagājušajā neskatījos gadā uz beņķa, Bostonu, kur kad varētu spēlē. tur vairs nebūt. Kas tur? Viss, kas Nē, ir labāk domājam, kas tajā Vašingtonā spēlē, kas tur uz kaut kādi divi pilnīgākie keksi, un nekas vispār ir svarīgs. Vai tur nāk kaut kāda brīnuma, tur nāk. Pat pamatsastāvu nevar fantasy ņemt. Kur no vēl soliņa? Jā. Jā, padomā, vai kāds sociālais tīklos ir sūdzējies, ka ir diezgan smirdīgi arēna no tā. Kur? Tas pavadiens. Kas tur vispār Nu, spēlē? bez idejām, ja man jāsaka. Jā? Nu, labi, es arī ne. Nu, Jūs sakat līdzīgi, kā mēs teicām Labi. Valters un Jančēnaks. Danilo Galināri. Maiks Muskala. Bļāvis, mūsu īstenībā. tālā, jā. Man galvenā arī nekad nav vispār ar Bostonu kopā. Ja viņš vilcies. tur vispār nav parādījies īsti. Bet viņi iegūst. Krustens dabūja pirms Jā, pagājušajā. jā, jā. Viņš Pareizi, viņš neuzspēlē. Tā viņš ir Wizards backup centrs. Ok, 10. kārta. Šis ir svarīgākais. Ir zvanīgs noslēdzošā. pasaules Iespējams, beigsim ar Aiziet. nenosakām rezultātu. vēsturē. Ļoti svarīgs. Vai atrodas reglamentā? Neizšķirts. Ir neizšķirts. Vai atrodas Fantastiski. reglamenta ziņā? Jā, izstāsta vidus. Okay. Esmu bijis treneris 40 gadus. Bijušas uzvaras, bijuši zaudējumi, bet es esmu treneris. Viens no labākajiem treneriem Eiropā. Kad jūs to nesakāt, es to pateiktu. Svetislavs Pesičs. Oi, Artur! Es negribu. Tagad Tad viņi nevar nevienu Svētaslavs Pesičs Šis komentējot, ka pirms pasaules kausa neviens viņu nav nekur aicinājis, un tagad viņš katru dienu kādā vietā esot vieslektors. Jā, Tātad un viņi sāksim to, nedrīkst ka neko viņam ir atbildēt, kas sudraba mums ir medaļa jāatbild pasaules divi. kausā. Jā.
Un Diezgan turpināt nereāli. Īt Artūru Heitam. ka šis bija viens no muļķīgākajiem apgalvojumiem pagājušā gadā, kas stipri sacentās ar Kārlu Antoni Towns. Tātad jums ir, jāatrāp viena atbilde, un mēs uzvaram, dominējam. jums ir kārta čempionu varoņi, kurā jums jānotur uzvara. Jā. Čempionu varoņi? Jā, nu dažādi čempioni mums bija pagājušajā gadā, ja mēs tā padomājam, O. dažādās sacensībās, vai ne? Jā. Galvenais, lai nav pa Biatlonā. vepu, jo Rudolfs zina visu tur. Jā, tas ir fakts. Jo viņš zina, cik uzmanīgi pagājušajā tur. Tūlīt redzēsim, vai viņš staigāja apkārt. Bet es jau Loģisko nedabūšu sporta atbildēt, centru, viņi vai ne? visi zina. Nezinu. NBA playoffos daudzi lielu nozīmi piešķir 4. spēlē, kas tiek aizdīta, kad viena no komandām ir vadībā 2-1, vai ne? Tā tad pivotal 4. spēle. Jā. Šo pārbaudījumu NBA finālā izturēja Denveras Nuggets, un kāds spēlētājs, kurš tieši 4. spēlē Miami aizvadīja savu spožāko un karjeras rezultīvāko playoff spēli. Lielu daudzumu punktu savācot pirmajā puslaikā. Kurš tas bija? Čārlis Brauns. Noārdījās tajā mačā. Jā? Tas ir Yes. jaunais? Jā. Nu, labi. Čārlis Brauns. Pārliecināts tad, jā. Nepareizi. Nepareizi. Pagaidi, no Denveras spēlētājs. Jā. Man jau, mēs jau šim gājām cauri pagājušajā sezonā, kad viņi sauc par Čārliju. Kas viņš ir? Tagad es arī vairs neatceros. Čārlis Brauns. Nav viņš Čārlis. Nu, tas saprot, Pagaid, ka- neviens- Kristians viņš ir. Kristians. Bet tas nav īstais. jā. Tas nav Viņš īsti. nav tāds neprecīzi. Čārlis. Man viņš ir Čārlis. Multeņu aronis nebija kaut kāds Čārlis Brauns. Viņam bija kaut kas, un viena bija, man liekas, arī tam Porteram. Bet vienā nospēlē noārdījās tas Brauns. Bet kurā Jā, mačā? nu, Ne, kaut kur tajā apiet to cīmā. laiku. Jā, viņam bija Bruce Brown, kurš I will not Tas vairāk trade. tur tāds, viņš tur tāds. Es gribētu teikt, tas Tātad varbūt tas arī ir Kristians Brauns, jo Gordons. Čārlis Brauns Jā, tas nav. viņam bija, man liekas, kaut kāds. Ārons Jā. Gordons. Vispār- Ārons Gordons mēs sakām. Ārons Gordons 27 punkti 15. otrajā ceturdaļā. Tā bija mana pirmā instinktīvā doma. Man, Bet, nu, Čārlis Brauns labs bija. Kurā Čārlis noārdījās? Nu, Kristians Brauns. Bija viena spēle. Čārlis bija tas. Vajadzēja precizēt jautājumu. Zini, kur viņš 2,5 vīriem. noārdījās? Pret Lakeriem. Čārlis Šinčers jau 6 gadus Viņš izrādījās noārdījās Skaidrā, pusfinālā es pret Viņš Lakeriem. sāk bazarēt Nē, ar nē, viņiem. skaidrs. Nē, bet viņš Nu, vienā... mēs esam, Kad tikai viņš atguvušies noslēgoja, bišķi. viņš, man liekas, trešajā mačā. Jums mīnus Ok. 10 tikai. Ļoti svarīgs jautājums. Nē, aiziet. Bet tad, ja jūs atbildat, tad viss. Priekšpēdējais. Pa 10 punktiem. Jā. Jā, Priekšpēdējais jautājums. jā. Lielai daļai Eirolīgas līdzutēji 2023. gada fināla četrnieks paliks atmiņā ar veterānu Sergio Ļuļa uzvaras metienu, taču jums jānosauc, kurš Madrides Reāls spēlētājs tika atzīts par fināla četrnieka MVP, jeb vērtīgāko spēlētāju. Es komentēju to finālu četrnieku, tāpēc man to vajadzētu zināt. Visticamāk jau Valters Edijs, bet kas tur mums notika? Kas bija Valters Edijs? Valters Edijs Tavares. Jā. Bet, kad viņš, kurš tikko pateica Čārlis Brauns, tajā, ko Valters Edijs? Nu, Valters Tavares. iesim ar acīm redzamo Valters Edijs. Jā, Tavares. pareizi. Jūs esat Valters Edijs uzvarējuši. Tavares, And Jūs here esat goes the uzvarējuši. championship! Ding, 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 ding. Pēdējo jautājumu izspēlēt, vai jūs Nu, izspēlējāt? izspēlējām, Uzvarējāt. izspēlējām. Uzvarējāt. Mēs pat varētu ļaut viņiem varbūt. Saka, pat kā atbildēt. Mēs komentējot pateiksim priekšā priekšā. spēles rezultāts izšķirs, jānoskaidro Jā, gala gala rezultāts. rezultāts. Mēs varam pat atbildēt, iedosim Jūs punktus varat viņiem. izdriblēt. Man šeit ir tāds Pēdējās skaists dišķēras. odziņš, jo viena no gada izcilākajām spēlēm bija Vācijas izlases fināls pirms fināla, ja pēc Artūra pareizās definīcijas, nevis kā es to nepareizi izmantoju. Pareizi. Ja pasaules kausa pusfināla mačs pret ASV Valstsvienību, kurā vācieši triumfēja 113-111. Starp vairākiem vācu varoņiem izcēlās viens spēlētājs, kurš kļuva par komandas rezultīvāko vīru un kāda faktora dēļ izpelnījās lielu slavu sociālajos tīklos. Man liekas, ka garākais Vāgners tur noārdījās tajā mačā. Tas jaunākais vai vecākais? Mo. Jā. Lielais Wagners, kuram turklāt grib atzīmēt, ka ir celiņš pa vidu, kas ir labākais frizūras veids. Bet kā viņš sociālos tīklos? vācietis. Jā, jānosauc tikai spēlētājs. Spēlētājs, jā. Nu, man liekas, ka garais Vāgners tur ārdījās groza apakšā. Bet, domāju, ka viņš sociālos tīklos pa fričenu viņu. Nē, tas sociāliem pofīgi. Bet kas tur? Jums ir spēlētājs Nu, jānāk. labi, lai iet movā. Nē, pagaidi, nu vēl nesaka. Pagaid, nu, kas vēl? Nu, jūs taču varat teikt, Šrūders, jūs uzvarējat. skaidrs. Tev jāskrien Gala uz rezultāts reklāmas jāzina. filmēšanu. Wagners, Šūders, man liekas, ka... Nu, kas tev liekas? Man liekas, ka garais Vāgners. Nu, lai iet garais Wagners, ko tur čakarēties. Garais Garais Vāgners, Vāgners. viņi saka. Garais Wagners. Mo Vāgners. Neprecīzi, jums iespēja pietuvoties. Nu, kas tad nu šeit? Denis Šrūders. Ok, noslēdzam uz šādas nots, acīm redzot. Andrejas Opsts, Opsts. jeb Pareizi. ASV lielākais Samet. obstakls. Jā. Obstakls. Jā, pareizi. Jūs varat mūs apsveikt ar čempionu Mēs titulu. apsveicam, apsveicam, jā. Paldies, paldies. Neko darīt. Studija vēl pie viena uzprasa, jūs varat abi kopā izspēlēt, cik betsafe pasaules kausa īpašās tiešraides šogad bija ūdens zeļiem, kamēr mēs pamazām atvedāmies. Cik? Jā, Cik skaidrs. Latvijai spēles bija? Pasaules Varbūt vēl kausa tieši. pusfināls. Nē, Sešas, jā. 7. Vēl kaut ko pirms. Es arī varu piedalīties.
Man liekas, ka 6. Vēl mēs pirms kaut ko filmējām arī. Pirms bija, un tad cik visām spēlēm mēs beigās nebijām. Mēs jau nebijām uz tā. Man liekas, izlases spēlēm Pa bija. 5. 7. ne, bet pa 5. kur kas tur ko Bija tur. viena pēc divām. Mēs pagaidījām, kad beidzās Jā. Itālija un tad Lietuva, un tad filmējām. 7. 7. Pareizi. Kāda Tad 6 tiešais, 7 kopā. Zibens. Nu, labi. Liels paldies, ka atnācāt vispār nesagatavot, nezinot, kas te notiks. Kolēģi, priecīgs jums Ziemassvētku. Priecīgs visiem. Ziemassvētku. Jā, arī tev, Skatītāji. Reini, un Vēlreiz arī Reiņš, jums, lai arī dzimšanas dienā Jā, sveiciens. tehniskajai komandai. Man Ko tu ļoti žēl, ka dāvināsi? tu Ko tu noliki. esi nopircis Rudolf, Reičelai kāds jūs vispār jau? šos draudzens Ar dzimšanas galveno. dienā? Jā, Sievas mēs varam dzimšanas dienā. beigt, man Ar jāskrien. galveno atmālu un priekšgalā, Andri. Rudolf, kāpēc tu noliki klausuli tajā brīdī, kad Tāpēc, palika kad interesanti? es neusticos tev šādos gadījumos. Tiekamies nākamgad, vai ne? Jā. Tiekamies Labi, nākamgad, jā. 4. tā. Tā. Es visiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus, un visiem basketbola faniem es novēlu, lai tāpat kā pagājušajā gadā NHL kausa, tā šogad NBA kausa iegūs Latvijas. Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu! Priecīgus, siltus, gaišus un rozā Ziemassvētkus visiem zēļu faniem. Lai izdevies jaunais 2024. gads. Priecīgs Ziemassvētks visiem ūdenszeļu un zēļu faniem un kārtīgi samīļojiet viens otru šajos Ziemassvētkos. Priecīgs Ziemassvētks visiem ūdenszeļu skatītājiem. Un arī priecīgs Ziemassvētks tiem, kas nav ūdenszeļu skatītājs. Tā, lai visiem būtu priecīgi. Un jaunais gads, lai būtu tāds, kādu jūs to esat paši sev tādu iedomājušies un kādu jūs gribētu. Priecīgs Ziemassvētkus visiem ūdenszeļu skatītājiem, lai jums jauks brīvdienas ar sev tuvējiem un lai superīgs nākamais gads.